Nu, sveiks, Māri! Čau, Nīl! Jā, klausies, lai gan cik īpatnē mēs tikko jau visu izrunājam, ko mēs kā runāsim, bet tas oficiālais sveiciens ir vajadzīgs, lai jūs redzat, ka mēs esam tikko satikušies. Lai gan, jā, iepazīstināsim, kas mēs esam, jo daudz mūs arī nepazīst. Es esmu Māris Pīlācis, es esmu kāzu vadītājs, un man draugs un kolēģis ir DJs MC Nils. Jā, visiem, jā. Pilnā vārdā Nils Altroks Eltermans. Pareizi. Jā, bet man uzreiz viens jautājums, ko nozīmē DJs MC Nils? Māri, DJ MC Nils, tas nāk no amerikāņu formāta, jā, tātad Amerikā ir izplatīts tātad wedding entertainer, kas ir pasākuma izklaides meistars, jā, un tātad tas apvienoties DJs un vakar vadītājs, jā, tātad DJs un tas MC, tas ir tā runājošā sastāvdaļa, tātad DJ, MC, tālāk jau vārds, es sev neesmu izdomājis tur populāru kaut kādu segvārdu, vēl kaut ko vienkārši. Esmu vārds un viss. Jā, tā kā pasākuma izklaides meistars. Jā. Sludinājumos Facebookā var atrast, kad tiek meklēts DJs un kāzu vadītājs 2-1. Nu tad Nils ir šis formāts, kāzu vadītājs un DJs 2-1. Es esmu kāzu vadītājs 1-1, ja? Es neesmu DJs, lai gan Nil. Es atklāšu mazu noslēpumu. Es ceru, ka tu nebūsi dusmīgs un greizsirdīgs uz mani, ka man plāns ir nākamajā gadā būt arī nevis par DJ, bet par muzikālā fona licēju. Jo dažās kāzās man šogad sanāca, kad ir cilvēki liek playlistu un tā muzika ne īsti forša un atbilstoša, un tad es piedāvājos, kad es to pašu playlistu varu uzlikt tikai pēc saviem ieskatiem, un tad es būšu kaut kas līdzīgs tev, tāda novitāte. Nu jā, bet rezumējot, tā mūsu ideja satikties ir pavisam vienkārša. Ir pēc garā 2 gadu perioda, nevieglā, jūs zināt paši, par ko ir runa. Dīkstāvs perioda ir forša vasara bijusi, un mēs esam diezgan daudz pastrādājuši, bija daudzas kāzas un visu kaut kā. Un gribējās pastāstīt par to, kā mums gāja, kas ir tas interesantais, pieredzētais un kas gaidāms nākotnē, kādas idejas nākamajam gadam, un rezultātā tendences, un Ilam patīk mazliet statistika, viņš arī kaut ko no tā varbūt iedos, un, protams, arī pastāstīt nedaudz par mums, kas mēs esam, kā mēs darbojamies, es kā kāzu vadītājs, un Nils kā kāzu vadītājs un DJs 2-1, jā, jo tur ir būtiska atšķirība. Nu tā, bet pavisam sākumam, lai mūsu skatītājs saprot par mūsu, kā mēs strādājam, kas mēs esam, iedodam tādu ieskicējumu, vieglu sapratni, kā tu strādā un kas esi tu un ko tu piedāvā kā DJs vadītājs. Principā ir tā, esmu DJs, esmu vakar vadītājs, bet pašā pirmsākumā esmu arī kāzu organizators un, teiksim, atbalsts pašā pasākuma dienā. Ar to mēs laikam visu vakar vadītāju sākam un, principā, tas, ko es piedāju, tad, principā, 4-1. Mans stils ir brīvi nepiespiest, tas ir pats galvenais, un parūpēšos par plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu un par to, lai jums un jūsu viesiem ir ērti. Protams, muzikālo noformējumu ieteikšu kā labāk, kā varbūt kādu naudiņu ekonomēt. Pats galvenais brīvi, forši, jautri. Man interesē, bez šī visa vairāk, vai tu vari man pateikt, kā izpaužās kāzu vadītājs un DJs 2-1? Tas mirklis, ka tu darbojies, kas ir tas tavs piedāvājums? Jo viegli nepiespiest ir ok, bet ideiski tu noteikti ir dažādas spēles aktivitātes, reizē tos DJs, un jaunam pārim principā tad vairāk nekas nav vajadzīgs. Te mēs varam iestīties nedaudz vēlāk sarunā arī kāzu struktūrā. Tātad kāda ir kāzu struktūra parastām kāzu vadītājiem, kas nav tā kā DJs un kāzu vadītājs un, teiksim, kā notiek pie manis un maniem kolēģiem. Principā sanāk tā, dejas kāzās, viņas līdz noteiktam punktam vienkārši nenotiek. Jā, tas ir retums. Jā. Gadu laikā varbūt vienas kāzas, kur mēs sākam ar dejām, principā tālāk turpinam ar spēlēm. Tāpēc, attiecīgi, tā DJ funkcija kāzu vismaz vakara pirmajā daļā attiet uz otro plānu. Līdz ar to tur vairāk tā kā mana vakara vadītāja personība un koordinātora, teiksim, personība strādā. Noteikti vakaram ejot, jā, teiksim, arī tās dejas sāk pieslēgties un konkursu vietā tu vienkārši nostājies pie DJ pults un sāc spēlēt mūziku, kā muzikālo pauzi.
Lūk tā, nu, protams, pēc pusnakts vai pēc vakar kulminējošās daļas, tad arī tu paliec, principā, kā DJs pie DJ pults. Nu, tā pie manis tas noteikti. To var apvienot. Tas nav Jā, un savukārt par mani, es esmu atkal tikai kāzu vadītājs. Nu, nerunājot par nākamo gadu, bet vispār un tas mans akcents ir uz to, ka es esmu tikai kāzu vadītājs, un es sadarbojos ar DJ-ju. Kāpēc tā? Viens iemesls tas, ka es neesmu nekad bijis profesionāls DJs, man tāds iemaņas nav, un tas mans talants izpaužās nu, tajā saturā un tajā runas mākslā, ko es daru, un visas aktivitātes, ko es daru, man ļoti bieži ir vajadzīgi tieši DJ atbalsts. Man ir kāda, teiksim, tāda iepazīšanās stand-ups, kur es stāstu, tāda iepazīšanās stāstu, jaunā pāri iepazīšanās stāstu. Un ļoti bieži es arī fonā man muzika atbilstoši vajadzīga. Un tad man ir tajos brīžos vajadzīgs DJs, kuram ir šis scenārijs, precīzi teksts, un viņš zina, kurā brīdī, kur muziku palaist. Jautājums, vai tieši DJs vai skaņu operators? Jo ir ļoti būtiska atšķirība starp DJ kāzās un skaņu operatoru. Manā gadījumā ir DJs, jo, piemēram, tāds piemērs ar Jāni Fabriku, kas ir DJs. Viņš mani pat pārsteidza to, kad es biju sagatavojis noteiktu muziku, bet lasot to tekstu līdzi, viņš saprot, ka īstenībā tajā vietā viņam ir vēl labāka muzika, ko ielikt. Un es biju ļoti pārsteigts, mums sanāca šis te radošais darbs, ja, ka tika radīts kaut kas no jauna, un tā enerģija, man iedeva papildus enerģiju šis mirklis, ja, un enerģija uzvirmoja. Ja. Un arī visas pārējās lietas, kas mums ir, es esmu pamanījis to, ka līdzīgs ar citu kā ar mūziķiem, kad ir dzīvā muzika, Jā. Jo redzi, tu, kad nāci, tev ir arī kādreiz arī, ka mūziķi ir iespējams. Ja? Manā gadījumā mūzika tad nodrošina vai nu DJs, vai mūziķi, nu vai abi reizē. Tad šajā gadījumā tad DJs ir muzikālo fonu liek un pa nakti spēlē savu DJ setu. Ja? Un tad, kad ir mūziķi, nu tad man pietrūkst tā DJ, tad es atkal programmu savādāk mazliet veidoju, lai es varētu iztikt bez tā. Bet atkal, tad, ja ir mūziķi, nu tad ir tas mans aizpildījums, es pilnībā strādāju. No, un ļoti bieži tieši man tas DJs vajadzīgs papildus klāt, lai es to izdarītu. Un arī tas, ko es daru, piemēram, es vadu mičošanu. Mičošana nav tāda īsa formāla, bet viņa ir tāda nopietnas rituāls ar saturu. Un principā viss, ko es daru, kad tas ir piepildīts ar saturu un jēgu, kā es to redzu. Principā man kāzas ir nosacīti tie svētki un nopietnas tāds tā kā rituāls, varētu teikt, ja, kur tiek iecelti jaunā kārtā. Tas ir mans piedāvājums, un ļoti bieži cilvēkam tieši man piedāvājumu nevajag, viņam vajag vienkārši foršu, superīgu ballīti, un līdz ar to tad ir piedāvājums DJs vadītājs 2-1 un kāzu vadītājs. Principā, ļoti forši pateici par to DJ, mūziķu un visām lietām. Manā pasaulē es vēl bieži saskaros ar to mītu, kad ja mums būs DJs, mums grupu nevajag, vai otrādāk, mums būs grupa, mums DJ nevajag, vajag tikai vakar vadītāju. Un tad viņi parasti zvana man, un ko jūs piedāvājat, stāstu, tad attiecīgi, un tad viņi parasti cenšas pateikt to, ka, ja ir grupa, tad DJs nav vajadzīgs. Es taisnu otrādi parasti saku, ka tas DJs vienmēr ir vajadzīgs, jo DJs ir arī kā skaņu operators. Ja mēs strādājam, teiksim, es kā DJs un tu kā vakar vadītājs, pieņemsim, tad jau es esmu gan kā skaņu operators, kas paregulē mikrofonu, palīdz, teiksim, atbalstu kaut kādu uzliek, teiksim, aplausu vai vēl kaut ko noteiktā brīdī, un arī kā teiksim, DJs arī mūziku var paspēlēt, jo grupas nenodrošinās jums mūziku visu vakar garumā. Grupas spēlē parasti 3-4 setus pa 30-40 minūtēm. Jā. Labi, ja viņi fonā kaut ko starpā vēl var uzlikt, bet kā skaņu operatori viņi diez vai strādās, viņi diez vai grupa tev skaņos mikrofonu konkursu laikā vai palaidīs noteikti fonogramu konkursu laikā. Te mums interesantā tā saruna ir baigi. Man reāli patīk šī saruna, jo nosacīt, mēs esam konkurenti. Jā, tad kā jaunais pāris var griezties pie manis un griezties pie Nila. Mēs esam visi tīrākie konkurenti. Katram savu odziņam, jā, un katram kaut kas savs, un ir forši klausīties un tad pārnāt mūsu aktuālās lietas. Un tas, ko es esmu pamanījis tieši par to muzikālo noformēm, un kāpēc arī es tā kā par to DJ lietu aizdomājos, ka ir mēdz būt, ne vienmēr un ne bieži, bet mēdz būt, kad mūziķi uzliek, viņi beidz spēlēt, viņi uzliek playlisti, kas ir sagatavota, un viņa nav tā atbilstošākā, un viņa tajā brīdī citas arī nav, to, ko man tā kā vajadzētu. Un tad ļoti bieži es cenšos paņemt savu playlisti līdzi,
ja, ko tad es no fleškas varu iedot, lai atskaņot to. Bet tas nozīmē, ka tā ir uzreiz lieka tehniska problēma. Kā DJs es vēl piebildīšu, atvaino, ka pārtrauc, bet kā DJs es piebildīšu to, ka sagatavot iepriekš playlisti uz 90% nekad nebūs tas, kas ir vajadzīgs. Un tāpēc arī ir DJs, kurš piesako līdzi, jā, tā atmosfērē tas, kas ir nepieciešams. Jo manā pasaulē ļoti bieži pēc 1-2 noteikti tā, ka man saka paldies, tālāk jau paši liek mūziku, jā, un tad viņi, teiksim, tās dziesmas jau liek no kaut kāda, teiksim, tur YouTube, Spotify, jā, un tā ir cita lieta, bet, teiksim, tā aktīvā deju daļa, tomēr iepriekš sagatavot playlist, tas, un ne tikai tā deju daļa, bet arī viss, kas ir pirms tam ēšana, sveču aizdegšana, ļoti svarīgs mirklis, tosts pirmais, viesu ienākšana zālē, tas viss ir, tas muzikālais noformējums ļoti, ļoti svarīgs, un, teiksim, atmosfēra, jā, tā atmosfēra, ko rada DJs, un vai ja ir mūziķi, tad es kā kāzu vadītājs, es skatos, nav atbilstoši mūzika, es tad, cenšos fiksi pamainīt atbilstošāko. Jā, bet bieži no tevis tas nav atkarīgs arī. Ja spēlē mūziķi, un ja jaunais pāris ir izvēlējies noteiktu grupu, kā manā pasaulē dažreiz bijis, kad nevienmēr trāpēja ar to grupu. Bet cilvēki to grupu izvēlas pēc, ka tā muzika patīk, bet es runāju vairāk par to muzikālo, vairāk vai mazāk, jā, tur atsevišķi gadījumi tā var būt. Bet tas muzikālais noformējums, par ko es runāju, ir ļoti svarīgs, ka viņš ir atbilstošs, un tas ir tas, kāpēc tas DJs ir vajadzīgs, jo viņš redzot cilvēkus, ja mēs varam uzlikt, teiksim, kādu džeziņu vai kādus frančus vai itāļus vai latvisku muziku, un Marki Lēvičs, piemēram, uzlikt smuku. Kāpēc ne? Jā, ideāli, bet mēs pamanām, ka, teiksim, izrādās kāzās daudz jaunieši sanākuši, kuriem vajadzētu drīzāk savādāk ar lielāku bītu mūziku, tad ritmu izteiktāk vai kaut ko modernāku, un tad to DJs ātri var piemeklēt un atrast. Klausies, mēs ar kolēģiem tikāmies nesen pārnājām aktualitātes, teiksim, skaņu pasaulē, un mēs secinājām to, ka jauniešiem nevis ar bītu vajag, bet vienkārši, lai līdz aknai aiziet skaņa, nevis līdz ausīm. Tāpēc, attiecīgi, te es pastrīdēšos par bītu, bet... Es domāju vienkārši citu muzikas stilu. Tu lieliski atbildēji pats sevis uzdoto jautājumu, kāpēc ir nepieciešams DJs, vispār muzikālais noformējums, kurā brīdī un kā, jā, jo par to mēs vēl varam parunāt kāzu struktūras, teiksim, formātā, kur pēc kaut kāda, teiksim, noteikta laika, pēc pusnakts 1 vai 2, tas DJs var nebūt. Var nebūt grupa, var nebūt DJs, un var būt arī, teiksim, viesi paši tikt ar to lieliski galā. Tā ir manā praksē, pieņemsim, ļoti bieži, kad 1-2 apmēram es beidzu, bieži vien viņi paši uzliek savu skaņas sistēmu, kāznieku vai kāds no viesiem, un tālāk viņam tas aiziet tā balīt vēl citā kvalitātē. Jo tu esi izdarījis jau visu, ko tu varēji izdarīt. Gan vakar sākumā uzbūrt to atmosfēru, gan izdancināja, un kas nu vēl tālāk jau parasti ir principā ļoti kompānijas atkarīgs. Un šis ir mirklis, kad es, tīri profesionāli, es Nilam nepiekrītu. Varbūt tas arī tāpēc, kad mums atrodās sava klientūra. Ja, pilnīgi noteikti. Un viņiem tas tavs formāts dara, ka, teiksim, ja tu līdz 1-2 spēlē muziku un tad tālāk līdz rītam viņi paši. Tas jau nav akmenī iekalts, jā. Jā, man atkal parasti, tad, kad es pamanu, ka, teiksim, mūziķi aiziet un jaunais pāris paliek ar savu tumbiņu un playlisti, un tad iestājās tāds uzreiz enerģija ir mīnus 50%. Kā kuru reizi. Jā, bet tā. Līdz ar to tad man patīk, kad ir šis DJs, ka viņš turpina, kurināt to publiku līdz pat kādiem 3-4 no rīta. Un tad, kad es reizēm arī pats aizķeros kāzās līdz 3, tad man tāds prieks ir, kad joprojām DJs tur griež savu vinilu, jā, un viss iet pa gaisu. Šobrīd es piedāvāju 2 lietas izrunāt, kas ir ļoti svarīgas. Tas ir aizgājusī sezona, tā mūsu pieredze, mūsu piedzīvotais, viss padalīties ar to, kā mums gājis ir. Un tad pieķerties tam nākamajam, kas ir nākamā sezona, 2023. gads. Jā. Tātad šobrīd mēs runājam par 2022. gadu, tā ir vasara, janvāris, februāris arī mums tur bija interesantas kāzes, forša pieredze. Un pavasar arī mēs kopā bijām, mums bija foršas, tā kā mēs par to visu parunāsim. Nil, tavs īs rezumējums un secinājumi par šī gada kāzu sezonu. Kā gāja un kāds ir tāds kopsavilkums? Kāzu sezona bija ļoti karsta, ne tikai temperatūras ziņā, bet arī pasākumu skaita ziņā, un ne tikai man, bet es domāju arī visiem mūsu nozares pārstāvjiem. Nedaudz statistikai, kā jau teicu, skaitļi un cipari ir piefiksēti, un šogad bija ļoti liels pasākumu skaits kopumā, un arī dzimstrakstu nodaļām bija ko iespringt. Ja mēs iedomāsimies, ka parasti vidēji gadā Latvijā
precās 13,000 pāri, varbūt tām 14,000 pāri. No, cik mums Latvijā varētu būt iedzīvotāji tagad? 1,4. 1,5 pieņemsim, jā. Šogad statistika 23,000 pāri vismaz. Tas ir tas, ko es zināju vasaras vidū vismaz. Varbūt tā statistika ir augusi. Tātad gandrīz vai 2 reizes lielāks pasākums skaits tātad jauno pāru, kas precās oficiāli. Jā. Man personīgi tūlītās 11. novembrī būs 65. kāzas šogad. Visu cieņu, jā. Tas ir paralēli vēl citiem pasākumiem. Ko es varu pateikt? Ir interesanti. Ir interesanti tas, ka pāri ir dažādi. Šogad bija ļoti kontrasts liels. Bija gan mazas kāzas, kaut arī šogad īstenībā tas vidējais cilvēku skaits pasākumos bija nedaudz lielāks nekā 2021. gadā. Pagājušo gadu bija vidēji 20-25 cilvēku kāzas. Tas, teiksim, dīkstāvs, kādiem ierobežojumiem, kas tajā laikā vēl bija spēkā. Šogad vidējais cilvēku skaits pasākumos bija 30-35 tāds vidējais, bet, principā tuvāk uz 40. Man personīgi šogad bija interesants kāzas. Man šogad bija gan ļoti liels 2-3 dienu kāzas, gan arī ļoti mazas kāzas, kas pāris stundām, teiksim. Bet, principā, atmiņā vislabāk palika 22. februāra kāzas pie Aigara un Evitas. Čau, Evita, sveiki. Tas bija baigais piedzīvojums. Tas bija projekts, kas sākās 2021. gada rudenī, un projekta finiša kulminācija bija 22. februārī, kur Aigars ar Evitu, tas ir jaunais pāris, kas piedalījās TV šovā Ģimene burkā. Jā, un mēs esam uzaicināti gan kā ceremoniju vadītājs Māris. Es biju ceremonijas vadītājs, un Nils bija DJs un vakar vadītājs. Kaut kur arī laikam organizators daļai to vakar plānu, visu izdomājam, un kāds palika atmiņā, tas bija spilgts forši. Rikti, un ar filmēšanu mums bija tikšanās pirms tam, un mūs filmēju, kā mēs tur gatavojam tās kāzas un kā mēs sarunājamies. Bija riktīgi interesanti, un arī pāra iepazīšanās stāsts ir superīgs, kā viņi tur iepazinās. Var sakot, viens vīrietis Gailis, viena riktīga meitene forša spridzeklīte. Riktīgi labi. Jā, un kā tev gāja pastāst? Šis gads bija pilns ar kāzām, bija daudz salīdzinoši. Bija uz pusi mazāk nekā tev. Jā, bet tas ir mans formāts, un es īstenībā nemaz arī vairāk īsti paņemt nevaru, izņemot, ja tas ir pavasars un rudens, jo pēc tā mana darba man ir vajadzīgs laiks arī, lai reģenerētos. Jo kaut kā mums tas vadīšanas stils ir atšķirīgs, jo tev tas vieglais nepiespiestais, man savukārt es ieeju tajā, burtiski veidoju to atmosfēru, rituāli, ko es vadu, kā mičošanas rituāls. Es arī, starp citu, darbojos arī sagaidot viesus, es viņus izklaidēju. Un rezultātām diezgan liels tas enerģijas patēriņš un radošais, jo, ko es minēju, to iepazīšanās stāsts, ko es arī veidoju, viņš man prasa reizēm veselu dienu sagatavot. Ja? Tad tev jāiedziļinās, cik es saprotu. Es ļoti iedziļinos jaunā pāra, tā iepazīšanās stāstā, viņa ģimenes vērtībās, un tad izejot no tā, tad veidoju kāzas. Un es vienkārši fiziski nevaru, teiksim, paņemt 3 kāzas nedēļā, man tas nav iespējams. Tev tas paņem vairāk enerģētiku nekā man var būt, jo man nav tik dziļi jāiedziļinās, teiksim, tanī... Tu savādāk, tev ir cita programma, tu savādāk strādāji, un tas ir tas foršais. Tas gan nenozīmē to, ka es nezinu, teiksim, kaut kādas nianses, bet, teiksim, tam brīvajam nepiespiestiem stilam nav nepieciešams tik daudz enerģiju. Jā, jo tur mums pāri ir jāzina. Jāzina, bet ne tik dziļi varbūt tām kā tev, un man, teiksim, es vairāk strādāju, teiksim, pasākumu dienā, man vairāk ir ar enerģiju jāstrādā. Tev, teiksim, tas jau ir laiku pirms, un tas arī ir tas atšķirīgais. Jā. Tas, kas šajā gadā bija tāds īpaši izteikts, tas, kad es diezgan daudz vadīju tikai ceremonijas, kad es izbraucu uz ceremonijas vietu, un tad, tas bija tā ļoti īpaši, tas, teiksim tā, nosacīt viegls un skaists darbs, bet tāpatās ar lielu sagatavošanos un atbildību, bet viņš rada tādu tiešām tādu romantisku mīlestības mirkli, ka tas patiesi iedvesmo iet tālāk un darboties. Un tad bija ļoti daudz šie skaisti iepazīšanās stāsti dažādās interesantās vietās, un es sapratu to, ka man patīk, un pat es sapratu to, ka tajā brīdī, kad es jutīšu, kad visi es vairs nejaudāju vadīt kāzas, tad kāzu ceremonijas es vadīšu, jo tur tā mana dzīves pieredze un redzējums būs noteikti noderīgs. Tas, kas vēl bija man izaicinājums, bija karstais laiks.
Tas bija vislielākais izaicinājums. Un tad visu laiku man bija tāds pārdomas, vai es esmu kvalitatīvs vakara vadītājs, vai tomēr tas ir laiks un cilvēciskā grūtība viesiem vienkārši kaut ko darīt, jo principā tajos patrāpies diezgan daudz kāzas karstajā laikā. Un viesi burtiski neko negrib darīt. Viņam ir savs aliņš vai kokteilītis vai kāds atspēdzinošs dzēriens, un viņi pa pēnām ir paskrējuši pa stūriem un grib vienkārši atpūsties. Ja? Jo ne jau tikai, ka viņi uz kāzām ir atbraukuši, bet viņi ir jau visu dienu, tad arī ceremonija bijusi Zaksā, vēl izbraukāšanās. Domāju, no 9–10 rītā tev jau ir jābūt uz kājām, jāskrien. Tieši tā, un tā mana novitāte bija tāda, kad es sapratu, kad es sāku vēl vairāk iemācīties, ka kāzu vadītājs var būt arī vadītājs, ja nekas īsti nenotiek, ļaujot cilvēkiem būt vienkārši un sarunāties. Un tas superīgais, tas bija ļoti svarīga lieta, jo pēc 2 gadiem Dīkstāvis cilvēki bija noilgojušies vienkārši pēc cilvēciskas sarunas ar saviem draugiem un radiniekiem. Un tad tas bija mans pārbaudījums, ļaut tagad vienkārši runāties, ka cilvēki bauda dzērienus, ēnā runājās. Un es esmu vienkārši, un man nav nekas tajā brīdī jādara. Laipni lūgt manā pasaulē, jo principā tas, par ko tu stāsti, uz tā balstās mana pasaule kāzu vadīšanas, uz to ļaut to atmosfēru palaist tādā brīvsolī, bet kontrolētā. Attiecīgi, tas brīvais un nepiespiestais stils, viņš arī ir domāts, lai cilvēki varētu mierīgi pavadīt to laiku, lai būtu viss, bet tādā pat momentā tas nebūtu uzspiesti. Ja es jūtu, ka cilvēki grib pļāpāt, viņi pļāpā, ja es jūtu, ka vajadzīgs ir konkurss, mēs spēlējam konkursu, un arī tie oficiālie momenti. No tā nav jābaidās. Es nezinu, kāpēc daudz vakar vadītāji, kas ir tikai vakar vadītāji, no tā baidās. Viņiem liekas, ir klusums ilgāks par 10 minūtēm, tad es neesmu piepildījies kā vakar vadītājs un tā tālāk. Jā. Līdz ar to es nezinu, pēc šiem Dīkstāvis gadiem ļoti izteikti ir šis moments, par ko tu stāstīji, tieši tas baudīšanas moments, cilvēku vēlas parunāties, cilvēku vēlas satikties. Ļoti reti, kad cilvēki tādā sastāvā vēlreiz vai nu ir bijuši, vai nu būs. Jā, tātad tādā pašā kolektīvā, jāteiksim, gan no Līgoņa, gan no Līgavas puses. Jā, tāpēc neuzskatu, ka tas kaut kas tāds... Zini, es tev varu pateikt, kāpēc. Es veidoju programmu, man programma ir parasti stāsts. Jā. Kaut kāds, ko es gribu izstāstīt. Viņš ir nosacīts, bet tomēr viņš ir stāsts, kas ir kaut kādā secībā ietās aktivitātes. Tad tev ir režija, kāzu man režija, jā. Viņa nav tāda dzelžaina, jo programma var mainīties vakar gaitā. Protams, un tas ir, to ņemiet jaunie pārvērā, ka vakar programma var mainīties, izejot no situācijas un viesu noskaņojumu. Un tajā brīdī, ka man ir iecerēts tagad ar visiem viesiem kopā darboties, es esmu nokavējis pusminūti, jo visi viesi aizskrēja uzpīpēt. Rezultātā man jāpārmaina programma. Un reizēm ir, un tā otra lieta, tas ir mūziķi vai DJs, vai parasti tas ir DJs, vai ja nav DJs, tad ir mūziķi, kas uzliek fona mūziku, un ja skan neatbilstoši fona mūzika, ko es nevaru nokontrolēt, un tad šis laiks, kad cilvēki vienkārši pļāpā savā starpā, viņš nesaskan ar to mūziku, un tā atmosfēra neizveidojās perfekta. Ja DJs ir, viņš atradīs vislabāko mūziku, vai ja esi, piemēram, jutīši, klasi, tagad vajag šitādu mūziku, es aiziet DJ aprunāties, davai, liekam, un uzliek foršu mūziku, un pēkšņi šīs te sarunas vai nekā nedarīšana ar muzikālo fonu, viņa aizpildās tādu ļoti patīkam, tādu cozy, tāds ģimeniska forši pie kamīna sarunas, rodās sajūta, un es nomierinos, jo ir šīs te foršās sarunas. Un tad, kad DJs vai mūziķi, kuriem neesmu strādājis kopā, kurus es nezinu, ir šis te satraukuma mirklis, kā būs. Un ja ir tāda pliekanuma sajūta, tā tukšuma sajūta. Un tad man rada tas stresi, jo man kā mākslinieks, es esmu savā dvēselē baigais mākslinieks. Un man katram mirklim jābūt tādam ar jēgu aizpildītam. Ja tās ir vienkārši sarunas, tad tur jābūt muzikālajam fonam, baigi foršam. Un tā man ir. Tas ir laikam viens no tiem plusiem, kad esmu vakar vadītājs un DJs. Es varu, teiksim, kur ir nepieciešams, es pats jūtu atmosfēru, un es pats esmu direktors, režisors tam visam pasākumam, kas notiek. Jā, tātad, ja es jūtu, ka vajadzīga tāda mūzika, tad es lieku tādu mūziku, un tad es pats skatos pēc saviem ieskatiem. Un tā sadarbība, es tev teikšu tā, pēdējos gados varbūt tām ir nedaudz mainījies tas
tā pieeja, kā jaunie pāri izvēlās, teiksim, personālu, jā, pieņemsim tie paši DJ, mūziķi, jaunie pārdot bieži paši to izvēlās, jā, un bieži vien nesaskaņo ar vakar vadītāju, jā, viņi vienkārši tā noliek faktu priekšā, būs tāds un tāds DJs, jā, tev kā vakar vadītājiem, jā, tā teikt, piekrīt vai nepiekrīt, un tas īsti nav pareizi manā skatījumā, tur ir jābūt komunikācijai apusēji gan ar vakar vadītāju, gan ar DJu, jo ļoti bieži dzirdēt seši pēdējo gadu laikā, kad jaunais pārstāvs aicina DJ, notiek vakar vadītājs, viss notiek, un pēkšņi vienkārši tam DJam izņemot Prodigy un pāris Bermu 2000 dziesmām nekā nav. Jā. Un tā ir bēda, diemžēl, jā. Tā ir. Man līdz šim ir pāris reizes tā gadījies, kad man tā mākslinieckā programma man neiet kopā ar to DJ muziku, kas veidojās, bet tas pa šiem gadiem ir 2 reizes tā bijis. Tas ir iemesls, kāpēc tu izvēlies arī nedaudz mūzikas pasaulē, teiksim, ienākt? Vai... Nē, tas nav iemesls, nē, jo man parasti ir visi DJ un muziķi, kas ir bijuši izveidojuši ļoti labu sadarbību, jo varbūt arī es esmu tāds, kas vienmēr labprāt sarunājās un nāk uz sadarbību orientēts un vienkārši māku arī sarunāt, ko un kā vajag. Bet tas mans iemesls, kāpēc es tā kā gribu ienākt tajā muzikālajā DJ pasaulē mazliet iekšā, iet runa par kāzām, kuras arī man šogad ir bijuši, tā man novitāte bija, tas man tāds rezumējums, kāzas, kurās nav mūziķu, nav DJ, ir fona mūzika, tiek likt playlista. Kas nodrošina mūziku, skanējumu viesnabs vai tumbiņu kaut kādu paņemt? Būs tumbiņa. Būs tumbiņa, ok. Jā, un man tas rada stresu, jo vienkārši viena tumbiņa, es nezinu, kas pa tumbiņa, es nezinu, kāda tumbiņa. Un es zinu to, kad ir tumbiņas, ir nopirkts pa 300 eiro, bet no viņas nekas nenāk ārā, jo viņi paredzēti zemiem toņiem un mājas vajadzībām. Un tad man tāda vienas tādas kāzas bija nelielas, un beigās ļoti smuki viss atrisinājās, jo es arī paņēmu savu aparatūru līdzi, un ļoti labi bija. Un tad bija kāzas, kur, teiksim, mūziķi aizbrauc prom, un 1:00 viņi paliek savu tumbiņu, un laiž playlistu, un es klausos, un man liekas, cik rallā. Bet tikai, zinu, kā mēs ar tev tūlītās aizrunājāmies līdz tam, kad, dārgie topošie kāznieki, saprotiet, lūdzu, pareizi, DJam ir jābūt kāzās vai mūziķiem, jā, vai vēl labāk mūziķiem un DJam, jā, jo tas, par ko stāsta Māris, ir... Es pat neteiktu, kad varbūt tām nepareizi, bet tas ir tāds, pēdējais salmiņš, jā, aiz kura stiepties, ja galīgi nesanāk, jā. Tas pilnīgi noteikti neaizvietos pilnvērtīgi DJ, ne pilnvērtīgi grupu, jā, tāpēc līdz ar to ir ļoti jāuzmanās no šī varianta. Tas ir ļoti labi, bet nelieciet to akcentu. DJs un vakar vadītājs te ir bišķīt savādāk, jo te ir pilnvērtīgs DJs, pilnvērtīgs vakar vadītājs, kurš vienkārši labi māk tikt galā ar to, jā. Tāpēc attiecīgi manā gadījumā varbūt tām pēc tiem 1, 2, 3 ir aktuāli tas, par ko tu stāsti, jā, tātad tumbiņu un kontrolēts playlists. Jā, tavā gadījumā tas ir tā ir laba iespēja mazām kāzām, kā es to redzu. Vai, ja gadījumā kaut kas noiet greizi ar noliktiem muziķiem vai DJu, vai arī pieņemsim pēc pusnakts. Jā, tas ir stāsts par to, kad kad mūziķi aizbrauc prom un ir foršu ballīti, grib, tad es varu nodrošināt arī tālāk. Kaut arī priekš vakar vadītāji tas ir diezgan sarežģīti pēc oficiālās programmas. It sevišķi jau tu ceremoniju vadi. Un tad vēl oficiāla programma, beigās arī mičošana vēl vada. Un tad iedomājies palikt līdz kādiem 1, 2, kamēr DJ spēlē, un pēc tam vēl pāris stundas likt mūziku. Jā, tāpēc brauc līdz arī asistents, kas palīdz. Jā. Tad paldies Dievam, 2 vienā, tu neskaities, sev gribēju tev apsveikt, laikam lūk 2 vienā. Nē, jo redzi, mana programma, ko es daru un kā es daru, es nevaru būt pilnvērtīgs vakar vadītājs DJs 2 vienā. Jā, jo, teiksim, uz to pašu mičošanu man ir gana liela sagatavošanās, un tajā brīdī man vajag kādu, kas man palīdz vai sagatavoties, vai mūziku pamainīt, jā, tur ir tā. Bet, var sakot, tas tā mana novitāte ir šie te kaut kādi, katrs, teiksim, 5. kāzas, kur ir vajadzīgs šāds te papildinājums, un tas arī varētu forši strādāt. Un man ir interesanti, galvenais, man ir interesanti. Tas ir pats galvenais, jā, tas ir superīgi. Tā, tagad Tu vienmēr tā sāc sarunu? Nē, mēs mēdz būt šitā visādi. Ok, labi. Labi, Nīl, tagad nākamais nākotne. Nākamais gads, 2023. gads. Mēs esam paņēmuši savu pieredzi un virzamies nākotnē. Kas, tavuprāt, ir tās nākotnes interesantās lietas, nākamā gada tendences, kas tas foršais, neparastais, jaunais, kas būs? Lielisks jautājums un, principā, pastāstīšu, kas man ir dotajā momentā zināms.
pilnīgi tev arī to pašu jautājumu vēlos uzdot. Līdz ar to atradīsim kopsaucējs. Jo, kā jau Māris pieminēja, mēs esam no 2 dažādām nedaudz pasaulēm pieejas, jā, mums ir dažādas, un līdz ar to būs interesanti paklausīties, kas Mārim arī ir zināms. Par nākamo gadu vēl joprojām saglabājās tendence diezgan liels jauno pāru skaits. Cipari nav zinām, diemžēl, bet, ja šogad bija 23,000, nu varbūt tā mazāk, bet tomēr. Diezgan daudz pildās vasaras vidus un vasaras beigmēneši, kas ir principā normāli, tā ir katru gadu bijis. Par tām vēlmēm, teiksim, izteikti, vēl joprojām izteikti redzu 2 vienā pieprasījums ir diezgan liels arī maniem kolēģiem, cik man ir zināms, un arī starp mums kolēģiem ir ļoti daudz cilvēku, kas ir arī pārorientējušies uz to 2 vienā piedāvājumu. Ir pat viens gadījums dzirdēts, kad kāzu fotogrāfs pārvērtās par vakara vadītāju, kas arī ļoti forši. Tas nozīmē to, ka ir pieprasījums, cilvēkiem patīk, jā, un tik tiešām cilvēki tiek meklēti un ļoti daudz arī jaunu kolēģi. Es gan neiedomājos, kā fotogrāfs un vakara vadītājs. Viņš nav 2 vienā, nē, viņš nebūs 2 vienā, viņš vienkārši 2 pasaules, viņš atklāja otru pasauli, viņš tāds harizmātisks puisis ir, un attiecīgi viņam fotografēšana padodās, un tad viņš vienkārši saprot to, ka fotografējot cilvēks, viņš viņus arī verbāli izklaidē, un tad attiecīgi, kāpēc, lai ar harizmātisku pieeju, labu runu, jā, kāpēc, lai arī neturpina. Jā, ja savu pieeju ir atrast, un ja to var izdarīt. Bet tas nozīmē, ka tev atkal ir konkurence. Man konkurence drīzāk. Es to tā neteiktu, kāpēc, jo principā ir tā, darba pietiek visiem, tas pats galvenais, un kad kādā brīdī tu saproti, katram vakara vadītājam, katram vispār, teiksim, DJiem, mūzikālai grupai ir savs pasūtītājs. Un jo ātrāk tu to saproti, kā izpildītājs, jā, tad saproti, ka konkurenti patiesību sakot arī nav. Jā, varbūt tām kāds par cenām var kaut ko pastrīdēties, jā, runājot vēl par tā nākotnes tendencēm, par cenām. Ņemot vērā šī gada, 2022. gada cenu kāpuma inflācija, kas dotajā momentā oficiāli laikam 25% uz šodien ir 7. novembris, jā, ieraksta laikā, tātad attiecīgi uz nākamo gadu ir vismaz par trešdaļu augušas arī izmaksas dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, tā skaitā arī vakara vadītājiem, DJiem. Ir ceļš tas kā ēdinātājus un viesunamus, jā, ir praktiskais padoms tāds, varbūt tām jaunajiem pāriem slēgtos līgumus tomēr, nebaidīties, jo lielākā daļa pakalpojumu sniedzēja jau tos līgumus ļaus slēgt. Līdz oktobra beigām vēl es zinu diezgan liela daļa viesunamu negribēja slēgt līgumus, jo nezināja, kā būs, kā tā ziema tā izvērtīsies. Attiecīgi neatstājiet visus pēdējo brīdi, jo šogad arī bija aizvadītajā sezonā tendence, ka cilvēki meklē pēdējā brīdī tos pasākumu vadītājus un vispār izklaides cilvēkus, un ļoti daudz bija jau aizņemti un nebija pieejami. Jā, tāpēc arī uz nākamo gadu neuztraucieties un meklējiet visu laicīgi, slēdziet līgumus, vismaz rezervācijas veiciet. Jā. Tātad lielākā daļa pakalpojumu sniedzēja tās rezervācijas ļaus veikt pēc tam, kad ir noslēgts līgums, samaksāt kaut kādu varbūt tām datuma rezervācijas maksu, kā tas ir manā gadījumā. Jā, tātad jūs būsiet droši, ka uz nākamo gadu jūs vajadzīgajā datumā dabūsiet tieši to cilvēku, ko vēlties. Jā, un par tām cenām ir jāsaprot to, ka cenas aug, un visticamāk viņas augs, un arī neviens līgums neizglābs iespējams no cenu korekcijām, bet tas viss ir jārunā individuāli, jā, visi esam cilvēki, un jebkurā gadījumā galvenais ir tagad neatstāt visus pēdējo brīdi. Nu, lūk, tādas tās tendences ir, un kāzas noteikti būs daudz, kāzas būs interesantas, un 2023. gads skatīsimies, ko viņš mums atnesīs. Jā. Tava pieredze, tendences? Tas, ko es iepriekš nebiju pateicis, bet man piepildījās šogad viens mans sapnis. Es vadīju kāzas vācu valodā. Man bija veselas 2 kāzas, un bija arī sadarbība ar vienu aģentūru, un mīlestība.lv. Kas ir tagad vadīt kāzas un runāt vācu? Tev vācu valoda sanāk, ka ir tāda augstā līmenī? Tas nebija viegli. Viņa nav augstā līmenī. Viņa sarunu valodas līmenī. Okay. Un par to es parasti arī klientu informēju par savu valodas līmeni. Mēs izrunājamies, un ja viņam tas der, tad der. Un šajā gadījumā tur nospēlē vairākas lietas, varbūt tā man personība, kāds es esmu, kā cilvēks, un tas, ka tur arī bija latviski, krieviski un vāciski. 3 valodās paralēli. Jā. Wow. Bet nu tā, ka tajās vienās kāzās bija latviski un vāciski runāšana pamatā, bet tās kāzas, kas bija gada sākumā, tur bija vairākās valodās, un bija pat manā
profesionālā pieredzē bija viens kāds, kur 4 valodās runāja angliski vēl piedevām. Nu, man pagaidām ir 3 valodas - latviešu, krievu, angļu valoda un vācu valodā. Es esmu 9 gadus mācījies vācu valodu, bet, kā sieva saka, labāk nerunā vācu valodā. Labāk nevajag. Šajā gadījumā bija... Jā, tas bija tas, kad bija daudz teksta iztulkot, lai tas būtu profesionāli korekti, jo teksta bija diezgan daudz šajās kāzās, un tad to vajadzēja, tad es lasīju 2 valodās un runāju ar viesiem. Bet šajā gadījumā nospēlēja vienmēr svarīgākais nevis tā forma, cik viņa ir perfekta, bet tas saturs, tas cilvēciskais, nu, kas man piemīt, es esmu sirsnīgs cilvēks ļoti, un tā mana stratēģija vai tā man pieeja, kad man katrs viesis ir svarīgs, un es ar katru aprunājos, īpaši ar mammām, momēm, krustacākiem, un tas dod iespēju, kad viņi ierauga, kad es esmu tāds pats cilvēks kā visi, un tik daudz, ka kādas kļūdiņas pieļautas, un, protams, ja ir kļūdas, tad viss par to smējās. Ja? Arī šajās kāzās es kaut ko vāciski pateicu, un viņi man neatzinās, ko es tādu nepareizi pateicu, bet viņi smējās. Bet par nākotnes pieredzi ir tas, kad, nevis pieredzi, pat nākotni, kas būs, viennozīmīgi, ka cilvēkiem patīk ceremoniju veidot kādā īpašā vietā, un kad ceremonija ir kā ļoti svarīga sastāvdaļa, kur tiek pieaicināts tieši es kā kāzu vadītājs un ceremonijas vadītājs. Nevis dzimtsrakstu nodaļā, kur tikai atsevišķās nodaļās ir dāmas, kas tiešām smuki māk nolasīt, bet arī turpatās tas teksts, ko viņas lasa, ir vairāk vai mazāk līdzīgs visās kāzās, tad tā man pieeja ir, es ļoti individuāli veidot to tekstu. Jā, tieši uz pāri vērtībām balstītu. Un tas cilvēkiem ļoti patīk šī sadaļa, ka tā ceremonija, tas viens tāds īpašs mirklis ir. Un ceremonijā arī ir kūka, un ceremonijā mēdz būt arī pirmā deja. Jā, tas ir ļoti labi, ka tu pieminēji nākamā gada tendence ceremonijas laikā kūka un pirmā deja. Jo nevienam nav noslēpums, kad viss tāds stresainākais moments jaunajiem pāriem ir tieši tā pirmā deja, un līdz kūkai ļoti bieži daudz viesi pat neizdzīvo. Jā, es to esmu atrisinājis, vienmēr piedāvāju kūkas lietu, ka mēs ēdam pat 9:00 kūku. Un nevis pēc mičošanas, bet jau 9:00. Arguments ir, vecie cilvēki dodās pie miera, vecāki ar bērniem dodās pie miera, kādam jābrauc vēl uz mājām ir, un tad pie 12:00 jau tas ir pa vēlu. Un tur ir mičošana, tad to grūti vienmēr to norganizēt, rezultātā, kamēr mēs vēl esam skaidrā, kamēr vēl daudz maz gaiši, tad 9:00 kūka. Vai ideālā gadījumā ir ceremonijā, jo tad tā dienas gaisma ir, un tad ir cilvēki sapūsušies skaisti, pavisam svaigi, un fotogrāfam ir, kur izpausties, un tā ir tāda brīnišķīga lieta. Un arī tā pirmā deja, kur, starp citu, es arī cenšos jauniem pāriem ieskaidrot, ka nevajag kāpt sev pāri, mācīties sarežģīt horeogrāfiju, bet kaut vai vienkārši prižmalkins, skūps, acu skats un kā es saku, salīpat kopā 3 kustības un čau, un pēc 30 sekundēm pievienojas pārējiem. Un šajā brīdī fotogrāfs izdarīs savu lietu. Viņš sataisīs perfektas bildes, un kungs nebūs sasvīdis, dāma nebūs pārāk aizķērusies. Principā, kas ir pirmā deja kāzās, dāmas un kungi? Pirmā deja kāzās ir ļoti simboliski. Tātad tas nav dejo ar zvaigzni TV šovs, un pilnīgi noteikti jauniem pārim nav jāiekurina viss pārējā, lai tie iedotos uz tātad deju grīdu. Tātad tas ir simboliski, bildēm skaists moments. Tā ir vēlreiz tāda atgriešanās pie savas, teiksim, šīs dienas tā maģiskā mirkļa. Ja mēs ejam, tad pirmais ir rīta cēliens, kur ir iespējams izpirkšana vai sapošanās, pirmā tikšanās. Tur katram ir savs scenārijs no rīta. Tas ir ļoti īpaši, tas pirmais rīta cēliens. Tad nākamais ir ceremonija kāzu. Kad mēs sakam jā vārdu, mēs parakstam dokumentu, mēs uzliekam gredzeni. Tas ir īpaši. Tad nākamais ir mičošana, kas ir ļoti īpašs mirklis. Vismaz manā izpildījumā arī tāda ļoti liela uzmanība un vērtība tiek pievērsta. Un pirmā deja. Tas ir arī tas mirklis, ko es parasti arī tā kā cenšos izcelt arī ar stāstu. Ceremoniāli tāda principā. Jā, tā ceremoniāli. Un rezultātā līdzīgi kā mēs kā pieaugam, ka mēs esam piedzimuši, mums ir bērndārs pirmā iniciācija, tad ir skola, vidusskola, pirmā meitene, puisis un tālāk. Te mēs runājam par Māra pieeju ar pasākumu režiju, ka tā tad principā kāzas tev ir tas stāsts, un arī šo te pirmo deju, tādā kontekstā mēs tagad arī apskatām. Manā pasaulē ar to pirmo deju kūkām vispār, principā nav nekas akmenī iekalts, un es vairāk teikšu tā nākamā gada tās tendences, viņas principā mums sakrīt, ceremonijas pirmās dejas un kūkas parasti notiek sākumā, un tad jau tālāk tā vakara izklaides daļa.
Kas vēl ir ļoti svarīgi saprast to, ka, pieņemsim, man nākošo gadu ir ļoti daudz startautiskās kārtas, kur, teiksim, kāds no jaunā pārdzīvo ārzemēs. Es, principā, specializējos šobrīd, nākamo gadu vēlos vairāk specializēties tieši uz startautiskajām kāzām, jo man liekas, ka tas tāds jauns nedaudz izaicinājums, un man ir komfortablāk ar to strādāt, teiksim. Tur vispār principā nav nekas akmenī iekalts. Vienīgais tas, ka ļoti daudziem ir tās amerikāņu filmas galvā, protams. Jā, un, kad tu, teiksim, sāc runāt par to pasākumu plānu, par to pasākumu no tavu viedokļa režiju, jā, tad, teiksim, ļoti bieži ir jācīnās ar tiem stereotipiem. Nu, kāpēc mičošanai jābūt ir obligāti 12. panākti? Jā, es ar citu, šeit es vienmēr jauniem pāriem saku, ka nekādā gadījumā 12. nevajag. Viena iemesla dēļ, tāpēc, ka būsim godīgi, kad mēs baudam svētkus, mēs baudam arī stipros dzērienus, un 12. mums ir tāds stāvoklis, kad mēs jūtamies ļoti brīvi. Un man kā ceremonijas vadītājiem, mičošanas ceremonija rituāla vadītājiem ir ļoti grūti viesus, kā saka, dabūt uz šo te kluso emocionālo mirkli. Jā. Rezultātā, mičošana ir jaunas dienas sākumā. Ja saulīte mums ir norietējusi 9:30 vai 10:30, tad tas ir tas mirklis, ka mēs varam taisīt mičošanu. Saulīte ir norietējusi, tad sākusies ir jauna diena. Un tad mēs 10:11 superīgi var uztaisīt mičošanu. Un mēs mums vēl ir vecāki ar bērniem un gados vecāki cilvēki, kuriem jāiet gulēt. Viņi pulkstens jau 11:30 ir apēsta kūka, ir mičošana nodiet, viss ir izdarīts un viņam mierīgi iet pie miera. Ja? Un, kas ir jaunajiem pārim, tomēr 10:11, tas ir vēl tāds daudz maz svaiguma laiks. Jā, un tad pēc mičošanas jau, un vēl nav 12, viņi jau var pārģērbties savā nakts tērpā, balēšanās tērpā. Saprotam vēl to, ka, teiksim, tas laiks skrien viesiem savādāk, jā, tā laika josla mums savādāk un jaunajiem pārim savādāk. Jaunais pāris, principā, ir iepriekšējā dienā ļoti noguruši parasti, un tad dienā viņam viss liekas, kad ir pātrināts reiz 10. Jā, līdz ar to arī jāsaprot, ka tās laika lietas ir relatīvas, jā, un tāpēc, par tā nākamā gada tendencēm runājot, jā, principā man ļoti iepatikās, vismaz pagaidām tas, kas man līdz šim, kad nav nekas akmenī iekalts un nav vairāk nekādas cīnīšanās ar tiem stereotipiem. Kāpēc vajag būt tam vai šitam, tāpēc, ka mamma teica, vai tāpēc, ka tā bija kaut kāds māsas kāzās vai vēl kaut kur, jā. Beidzot, jaunie pāri ir tādi ļoti atvērtāk. Tas vismaz tas pa nākamo. Jā, man bija tāds baigi interesantais piemērs, baigi. Svārds baigi. Situācija ir kāda, ir pulkstens kaut kādi 8 vai 9 vakarā, ir nenormāli karsts. Okay. Tā, kad ir nenormāli karsts. Līgava ir beigta, viņai rentās kārtas kleitai. Un ir strīds ar māmu par to, ka Līgava grib mainīt uz savu nakts kleitu. Okay. Bet mamma saka, tā ir slikta zīme, tā nedara, tā nav ierasts darīt. Un tad iesaistījos es, un es pateicu, ka šajos svētkos tomēr pāri visam stāv Līgavas laime, labsajūta, un ja viņa mirst šobrīd nost tajā kāzu kleitā, viņa nevar izbaudīt svētkus, tad ir jāmaina. Ja? Un mēs sarunājam, kad ir pirmā deja, nodejojam pirmo deju, viņa tulītās pat arī bija, un fiksi mainam kleitu nost. Viņa iedomājas, Līgava ienāk baltā kokteļa kleitā. Kas notiek izstījās man likās, viņa pat vēl skaistāka bija un vēl piemērotāka viņai nekā kāzas kleita. Rezultātā tas, ko mēs izdarījām, es uzņēmos uz sevi atbildību, mamma to saprata, mums ar mammu ir ļoti labas attiecības, šobrīd ir saglabājušās, jā, un Līgava ir laimīga, un viņa beidzot var uzelpot, jā. Tā kā, un šeit es gribu pāriet pie mūsu nākamās sadaļas, ko sauc par gatavošanos kāzām un tie mūsu ieteikumi. Un tad te mēs tieši runājam par to, ka nekas nav akmenī kalts. Ko es gribu pateikt, mīļie jaunie pāri, ka mums ar Nilu ir mazliet atšķirīgas tās gatavošanās koncepcijas, bet vispār ir ļoti līdzīgi. Tas svarīgais tas, vismaz es sagatavoju scenāriju. Scenāriju sākot no tā brīža, kad es ierodos, vai tas ir ceremonija vai viesu sagaidīšana, līdz pat 1:30–2:00 naktī, kad es savu darbu beidzu. Un tur ir viss salikts, cikos mēs ēdam, cikos mums ir vārti, cikos jaunais pārs ierodās, cikos viesi ierodās, cikos pirmā deja, cikos mičošana. Viss ir salikts smuki pa laikiem precīzi sakārtots. Savukārt mēs nonākam līdz pašai vakara norisē, kad mēs esam šeit un tagad un notiek vakars. Šis scenārijs var mainīties arī pa 100%.
Viss ir atkarīgs no laikapstākļiem, no viesu noskaņojuma, no jaunā pāra labsajūtas, no visa kaut kā. Faktori ļoti daudz. Ļoti daudz. Rezultātā ir sākotnēji mēs esam sapratušies ar jauno pāri, ko jūs gribat, kāds ir tas kāzu koncepts, kāds ir saturs, kā tas viss izskatīsies. Un zinot to, tas ir pamats, kā tālāk noris vakars. Un ja mēs kā kāzu vadītāji, mēs redzam, ka šobrīd, piemēram, tie kurtīšu spēle, vai man iepazīšanās spēle, vai pirmā dēja, vai ja pilnīgi jebkas neiedarās galīgi, vajag mainīt kaut kādu iemeslu dēļ, tad uzticieties mums, mēs to samainīsim, jo tam ir pamats. Un mēs to vakar veidojam tādu kā mīcam, kā mīklu, saliekam visu pareizajās vietās, lai smuki pludeni un forši notiek. Lieliska pieeja kāzu plānošanai, organizēšanai, līdzīgi noteikti ir arī man, bet principā nedaudz savādāk, un tūlītās arī pastāstīšu par to visu. Tad es vēl nobeigšu savējo. Jā, un rezultātā tas, ko mēs ar to panākam, kad vismaz līgavai vai līgavainiem ir stabils miers iekšējais, ka viņš zina. Ir viss atrunāts, ir viss skaidrs, un viņi ir iepriekš zina, ka programma var mainīties. Vienmēr arī jauns kaut kas var nākt klāt, vai kaut kas arī pazust vispār no programmas. Ja? Un tad no tā sākuma brīža mēs skatāmies, kā viss notiek. Iemesls. Man pārsteigums pagājuši, kad bija līgava, ierodās jāsēžās pie galdiem, pēkšņi pazūd līgava. Es esmu iedevis 10 minūtes atpūtē, bet viņi pazūd uz 20 minūtēm, uz 25. Izrādās ir problēma kleitu, un kleita ir jāgriež nost gali, jo kurpes ķerās un tā tālāk. Un ko tagad darīt ar viesiem? Un mēs 2,5 stundas vairāk gaidījām jauno pāri ar viesiem. Mēs esam visu izdarījuši, ko vien varēja izdarīt. Esam sagatavojušies arī vakara aktivitātēm. Man vairs nav ko darīt, esmu izšāvis to, jo vispārējais ir kopā ar jauno pāri. Ja? Tad ir šīs mirklis, kad ir mainās vispār visa vakara programma, jo tehnisku iemeslu dēļ līgava ir aizķērusies. Tad ir mirklis, kad ir konstatējam, ka šajā vakarā ir tik karsts, kad mēs daudz ko nevaram izdarīt. Un tad pēkšņi konstatējam, ka visi tā grib dejot, ka nav nomierinām. Un tad es kā vakara vadītājs, es nevaru iet iekšā un tagad pateikt, mēs vairs nedejosim. Ja? Vai otrādīgi, neviens negrib dejot vispār. Tu vari pamēģināt ienākt zālē, kur visi dejo un pateikt, ka mēs nedejosim. Vai atkal pats pēdējais, ka neviens vispār negrib dejot. Un tad uzreiz mainās visu vakar programma, bet mēs esam... Fleksibls savā pieejā, bet, teiksim, tev jebkurā gadījumā tev ir savs vadīšanas stils, tev ir sava personība, tev ir kaut kāda pieeja, un līdz ar to tomēr tie rāmi ir. Teiksim, tavu kā vakar vadītāji, teiksim, tēla ietvarā tu vari daudz ko mainīt, bet tu nevari mainīties par 180 grādiem, pieņemsim, ja tu kaut ko nedari, pieņemsim, kā es nevadu garās dziļās ceremonijas, teiksim, tas viss tāds diezgan simbolisks ir, tad, teiksim, es nevaru uzreiz, teiksim, to sākt darīt, jo tas nav mans stils, tā nav mana pieeja, un es varu mainīt savas programmas, ietvarā kaut ko, bet ne jau, teiksim... Viennozīmīgi, es nevaru uzreiz, pēkšņi tagad mēs taisam ballīti, tad tieši otrādīgi, tad ir DJs, un tad DJs griež muziku, un tad es aicinu visus uzballīt. Te ir vienkārši jauniem pāriem arī ļoti bieži sastopos ar to, ka arī jaunie pāri parasti grib, teiksim, visu, un viņi cer uz to, teiksim, to momentu, ja kaut kas aiziet ne tā, ka mēs arī kā vakar vadītāji mainamies uz 180, pilnīgi noteikti ne, bet mēs to jūtam un redzam. Un tās arī daudz interesantas lietas pastāstīšu par to, kā es to daru. Es cenšos veidot scenāriju, bet, teiksim, blokveida. Tā, lai ja kaut kas aiziet, teiksim, ne pēc plāna, un kāzas ir tas pasākuma tips, kur ļoti daudz kas var aiziet ne pēc plāna. Tev, principā, jābūt gatavam improvizēt, bet improvizēt kaut kāda bloka ietvaros, jo man tas vakars ir sadalīts 3-4 daļās. Tātad ir tā saucamā ceremonijas daļa, kura bieži notiek arī kā izbraukuma ceremonija, notiek pašā viesnamā. Ceremonijas es personīgi nevadu, es vadu varbūt tām īsos variantus, tā saucamās moderni, kā viņš saucās, fake ceremonija, laikam, fake wedding ceremonija, no angļu valodas ēdēt viltus ceremonija, kur jaunais pāris jau ir sarakstījušies, vai no ārzemēs, vai nu tepatās Latvijā, bet tā tad kamerām un tādā dienā vienkārši smuki apmainās, piemēram, ar zvērstiem, ar gredznēm, bet tas vairāk, teiksim, tādam šovam, Un tas ir īsais pavisam. Jā, īsais variants. To es uzņemos darīt. Līdz ar to arī, tur es, teiksim, ievācu nedaudz informāciju par to, kā jaunais pāris dzīvoja pirms tam, kā viņi iepazinās, kā notika bildinājums, teiksim, bet tas tiešām ļoti īsais variants.
Tālāk, protams, varbūt tā saucamās kūkas un pirmās dēļas varianti vispārējais. Un tad arī ir tā vakara, teiksim, tā oficiālā daļa, kā es saku, kur ir viesu sagaidīšana, kurā es viesus aktīvi neizklaidēju atšķirībā no tevis. Es piedāvāju pasīvās izklaides, un manā pasaulē ir principā aktīvās un pasīvās izklaides sadalītas. Ja? Tātad pasīvās izklaides ir viss, kas saistīts ar viesu grāmatām, varbūt tām kaut kādi fotostūrīši, fotozonas, tā ir populāri taisīt. Ir populāri arī tās Dievs fotobūdas ņemt, un visādas pārējās iespējas. Varbūt tām kāds suvenīrs jauniem pāriem ir jāuztais, piemēram, tāpat šķīvi daudzīšana, nebet plēšana, kur mēs ļoti bieži aprakstam ar dažādiem vārdiem. Jā. Un tas ir pats interesantākais, tas, ka viesi viņi atbrauc tāpatās, viņi atbrauc fragmentēt, viņi atbrauc pa ģimenēm, pa pāriem, kā viņi ir, teiksim, un teiksim, tās aktīvās izklaides manā gadījumā nav nekad strādājušas tik efektīvi kā pasīvās izklaides un informācijas nodošana par to, kā mēs sagaidīsim jauno pāri, kur jūs varat iekārtoties nakšņošanai, ja tādi ir paredzēti, kur var atrast kādu pīrādziņu un uzkodiņu, ja? Kur var kaut ko apskatīties. Man bija iepriekšējos gads, es vēl taisīju tāds interesants fotokvestus, kur, teiksim, jaunais pāris vēl nav ieradies, gaidam kādu stundu pusotru, viesis ir atbraucis, iekārtojies, viņam nav ko darīt, ja? Un, teiksim, tad ir jāatrod kaut kādas 5-6 lokācijas, kur ir kaut kas jāatrod vai jānobildē, ja? Un tas arī tādā savā veidā saliedē cilvēkus, vismaz izklaidē līdz tām 2 stundām. Vēlos piebilst to, ka jaunā pāra ierašanās laiks un viesu ierašanās laiks, tās pusotra stunda ir tāds ļoti optimāls variants, 2 stundas ir maksimālais, un, kā es saku, 2,5 stundas, tad jau noteikti kaut kas aiziet ne pēc plāna. Un te ir atkal tā plānošana, pieeja, kad mēs tiekamies ar jauniem pāriem. Es ļoti uzmanīgi klausos jaunā pāra vēlmes, jaunā pāra lokācijas, kur viņi vēlās doties, kā viņi vēlās to darīt. Es runāju par to laiku starp dzimtsarakstu nodaļu, pieņemsim, vai baznīcu un viesunam, un tad mēs to visu plānojam. Varu padižoties ar to, ka esmu Latvijā vismaz šogad viens no precīzākajiem vakarvadītājiem arī, kas precīzi virtuvi var aprēķināt to laiku, kad mēs sēdīsimies pie galda un kad mēs ēdīsim. Jā, tā ir ļoti svarīga lieta. Jo nebija mēdz būt situācijas, kad ēdiens ir uzsils un gatavs un ir baigā aizķeršanās. Un tas principā ir jāsaprot to, kad ir kādam, es domāju, man kā pasākumu plānotājiem, ir jāsaprot visas nianses, kur dosies jaunais pāris un kā jaunais pāris to dienu izdzīvos. Ļoti daudz vakar vadītāji, par laimi vai diemžēl, par laimi laikam man un tev, kas to dara, diemžēl pārējiem kolēģiem, teiksim, daudz vakar vadītāji neiedziļinās tanīs niansēs. Viņi uzskata, ka viņi ir tikai, teiksim, atbildīgi no tā laika, kad notiek vakariņas, līdz tam laikam, kad ir jābeidz izklaidēt viesi, jā, bet, teiksim, tas visu dienu ļoti maz vispār vakar vadītāji, teiksim, menedžē. Es gan pateiktu tā, ka tie vakar vadītāji, kurus es pazīstu, viņi darbojās pēc līdzīga principa. Mēs savstarpēji apmainamies profesionāli ar viedokļiem un kā mums ir gājis, ja? Un ir šī atbildība, vispār kā uz vadītājiem atbildības līmenis un kvalitāte ļoti cēlusies. Ja? Nāk daudz jaunie iekšā, kuriem varbūt pietrūks kaut kāda pieredze un informācija, bet tie mani zināmie vadītāji, ka jau ir no tā mirkļa, kad iebrauc pirmais viesis, bet vēl pirms iebrauc pirmais viesis, es par to tieši daļu runāju. Un tieši tā daļa ietekmē, vismaz manā... Kas te vēl pirms ierodās viesis? Pirms ierodās viesis, kas notiek ar jauno pāri. Starp, teiksim, tā saucamo dzimtsarakstu nodaļu, varbūt tā vai baznīcu un pirmā viesis. Daudz vakar vadītāji nelien tanīs niansēs, bet īstenībā viņas ir jāsaprot, ja tu gribi reitināt tos laikus un ar tiem laikiem reitināties. Tur ir pāris būtiskas lietas. Viena ir maršruts, kur jaunie pāri tajā fotosesijā, kas starp ceremoniju un vakaru, ir pārāk daudz vietās, pārāk tālās vietās grib nokļūt un bildēties, ka rezultātā netiek ierēķināts iekāpšanas, izkāpšanas laiks, netiek precīzi aprēķināts. Šampaniešu pietur laiks. Jā, un rezultātā, tad šis ir tas mirklis, kur mēs to iebāžot savu kaziņu vai degunu iekšā, mēs varam sakārtot. Un tā, ka ļoti skaisti, neapgrūtinoši un laika efektīvi. Tas ir ļoti forši un noderīgi jaunajiem pārējiem, un ne tikai, jo, kā jau es saku, vienmēr jaunie pāri to sastopās pirmo visticamāk pēdējo reizi dzīvē, un līdz ar to, kas vēl, ja ne mēs cilvēki, kas orientējās pilnīgi visās niansēs. Man visam tā piemēra, ja mums ir dzimtsaraksta nodaļa Rīgā un svinības ir Siguldā, tad pēc ceremonijas ir jādodās uz Siguldu, un tur notiek kāzas. Un pa ceļam mums ir kaut kāda apskats objekti, kur mēs bildējam jauno pāri.
ko reizēm izdara, nu aizskriesim vēl līdz tukumam, Jā. vēl līdz saulkrastiem. Jā. Ja? Jā. Un jūs saprotiet kartē, kā tas viss izskatās, un tas ir pārbrauciens un laiks, bet starp Rīgu un Sigultu arī ir kāda vieta. Un ideālākā variantā, ka tas ir kāds viens tilts, viena skaista ainava, nu, maksimums vēl viens kaut kāds pieturs punkts, bet ideālā gadījumā tie ir 2 pieturs punkti vai super, ja tā ir viena kāda skaista pils ar dažādi, gan ziedi, koki, krūmi, daba, ēka, interjers, visi vienā vietā, jūs visu izbildējaties un jūs neesat noslogoti, neesat pārņēmušies no pārbraucieniem, un līdz ar to mums arī mēs zinām to, ka ir lielāka garantija, ka būs laikā. Jo precīzāk laikā jūs ieradīsieties, jo vairāk laika būs vakarā, jo laimīgāki būs ēdinātāji un visi pārējie. Jo mazāk aizskaitināti būs viesi. Bet vispār, Māris, es parasti saku tā, ir plānam A jābūt, ir jābūt plānam B. Tālāk, ja mēs teiksim, ir jāapzinās tie saucamie, nu, kā jūs sakat, tie cipari un skaitļi, jā, ir jāsaprot tie laiki. Tātad, ja ikdienā tu vari no tās Rīgas līdz Siguldai tikt tur, teiksim, 30-40 minūtēs, jā, tad, teiksim, kāzu dienā tas laiks jāreizina vismaz reiz pusotrs. Un nedod Dievs piekdienas vakars. Un parasti kāds notiek piekdienās, sestdienās, jā, ir jāsaprot, ka piekdienas vakars ir aizņemts vakars uz ceļiem. Plāns A, plāns B, ko es vēl ļoti bieži saku jauniem pāriem, nu, ne vairāk par 3 pieturvietām un attiecīgi nosacīti no ceremoniju vietas vai dzimšanas nodaļa vai baznīcas, jā, vietas līdz viesnām un tanī debes pusē, tanī virzienā ir jādodās, jā. Kā es vēl saku, no galvenā maršruta, nu, maksimums 20 km novirzīti, lai ir ērti. Plāns A, plāns B, sevišķi tas ir ļoti svarīgi par laikapstākļiem, jo ir jāsaprot to, ka tanī dienā var būt lietus, un ja lielākā daļa vasaras mēnešos vasaras kāzām lokācijas ir ārā kaut kur, jā, tad ir jāsaprot, ka ārā mēs bildēsimies labi un forši, ja būs saulīt. Ja nebūs tā saulīt, būs lietus, ir jābūt plānam B kaut kādām iekštelpām. Līdz ar to arī tie laiki ir jārēķina, jā. Un tad, principā, mēs varam arī nonākt pie tā, cikos tad ieradīsies jaunais pāris, un to, ka viesi nebūs noguruši gaidot jauno pāri, un varbūt tām arī nemaz tās aktīvās izklaides nebūs tik aktuāls, jo viesiem ierodoties viesnamā ir jāiekārtojās, ir jāsaprot, kur kas atrodās, ir jāuzcienājas ar kādu uzkodu, ja tāda ir, jā, un ir jāsaprot, kā mēs sagaidīsim jauno pāri. Un tad, attiecīgi, tu jau skaties, principā, jau tā stunda pusotra ir noēsta. Ja vēl viesis nav atbraucis precīzi, teiksim, ja vēl tas viesis nav pirmais, ja tas viesis ir viens no pēdējiem, kas ir atbraucis, kuram tas laiks ir vēl mazāk, jā, salīdzinot ar pārējiem, jā, nu tā tad ar to ir jārēķinās. Man kaut kā ir patrāpies, ka man tas regulārais gaidīšanas laiks jaunā pāri 2 stundas. Precīzi, jā? Nu, jā, ir bijis vairāk, ir mazāk. Un, kā tu saki, tā pusotra stunda, tur jau, principā, aktīvās izklaides viesiem nevajag. Tieši tā, ir 45 minūtes līdz stundai, apmēram visi ierodās, iekārtojās, uzkodas, dzērieni aprunājās, un tad ir viena pusstunda, ir šīs te pasīvās aktivitātes, kas ir vienmēr sagatavotas. Jā. Līdz, ko ir 2 stundas, tad tā pusstunda līdz 45 minūtes, tad ir sākās manas aktīvās. Bet tas ir atkal pēc tavām sajūtām balstoties, jā, jo, kā jau mēs minējām iepriekš, jā, tā pieeja mums ir katram dažādi, jā, nedaudz, un ja Māris ir vairāk tas ļoti aktīvais kāzu vadītājs, ir arī šogad pabūts, jā, ar Māri vienās kāzās kā dīdžiem, un tiešām Māris ir ļoti patstāvīgi visu laiku darbojās, viņš tur ir visu laiku. Tad es, teiksim, manā pieejā tālāk stāstot par to, kas notiek sagaidot jauno pāri, jā, teiksim, manis varbūt nedaudz mazāk iesaistas ziņā. Un līdz ar to, turpinot to stāstu par to sagatavošanās procesu, jā, tad mēs sagaidām jauno pāri tradīcijas, jā, teiksim, sagaidīšanas tradīcijas. Es pieļauju domu, ka tavā pasaulē tās sagaidīšanas tradīcijas varbūt tām ir nedaudz vairāk, un viņas varbūt tām ir nedaudz, teiksim, garākas, un ar tavu iesaist vairāk, es pieņemsim ar sagaidīšanas tradīcijām, esmu tāds minimālismu piekritējis. Es arī minimālis. Viena iemesla dēļ, ka jaunais pāris ir nogurs, un šajā vasarā ir karstums, pa minimumu. Man ir foršas aktivitātes, kas aizņem, teiksim, tur minūtes 3 līdz 5, bet mēs bieži vien kāzās viņas nelikām, vēlāk mičošanā ielikām, jo ir jāciena un jāsaudzē jaunais pāris. Un šovasar bija, tas bija šovasar vārti saucamie sagaidīšanas aktivitātes bija, nu, cik vien īsas ir iespējams? Jā, runājot par atskatu varbūt tām uz šogad un tendencēm nākošo gadu, arī man ir tāds novērojums, ka šogad bija ļoti minimalistiskas tradīcijas sagaidīšanas laikā un arī vispār vakara kulminācijā, par ko mēs vēl parunāsim, jā, teiksim,
ir tie gadi, kad ir novērots, ka jaunie pāri grib gari, teiksim, to vakaru nobeigt, jā, un šogad bija tiešām īsie varianti. Es biju domājis, ka varbūt tas tikai manā pasaulē ir mani jaunie pāri, bet nē, izrādās arī kolēģiem tieši tas pats ir, un attiecīgi nākamā gada tendences, vismaz tiem pāriem, ar kuriem man jau ir bijušas pārunas uz nākamo gadu, par tradīcijām es brīnos minimāli. Ļoti minimāli. Un tas ir labi, vai slikti, tas ir pie manis nonāk tie cilvēki, kuriem šīs tradīcijas svarīgas, jo tu viņas vadi, tu iedziļinies un tu to dari. Es savā pasaulē, es tam vispār jo raugi, tas, ko es kāzās daru, man ir jāzina arī ģimenes stāsts. Jā, tas ir. Un tad tie cilvēki, kuri ir gatavi atvērties savam ģimenes stāstam un tam virzienam nodoties, tad viņi nonāk pie manis. Bet, kā zināms, bieži vien tie ģimenes stāsti nav tie veiksmīgākie un cilvēki negrib to atklāt, mēdz būt ar vecākiem dažādas attiecības, ja? Tad ir šīs ballītes tipa kāzas un viegli nepiespiesti, ja? Bet manā gadījumā es tieši nodarbojos tādu tā kā nedaudz kā dzimtes stiprināšana, ja? Kur mums ir mičošanā ir šī nosacītā iniciācija vai svētības nodošana no vecākiem bērniem, kā jaunajiem saimniekiem. Jā, tā kā, man līdz ar to, tad... Tas pieejas ir dažāds, un ir jāsaprot to, ka tas nenozīmē to, ka es tās tradīcijas kaut kādā veidā nicinu, vai man tas nepatīk. Nē, katram ir savs. Bet katram ir sava pieeja, jo, kā es jaunajiem pāriem vienmēr stāstu topošiem un esošiem, ir trīs tipu vispār tās vakaru kulminācijas iespējams. Īsais variants, kur es daru, teiksim, kad mēs varam to plīvuru noņemt, bet varbūt tām netik ceremoniāli un netik gari. Otrais variants ir, kur varbūt tām tiek piesaistīti vedēji vai kāds no klātesošiem, lai tas būtu nedaudz varbūt tām ar kaut kādu to ģimenes iedziļinājumu. Ja? Un trešais variants, kā es saku, aiciniet Māri vai speciāli sagatavots cilvēkus, kas specializējās tieši uz to profilējās, vai tās pašas folkloras kopas, vai Māri, kur tiešām tas viss būs ar to pievienoto vērtību ģimenes. Jā. Tur gan būs mazliet atšķirīgi folkloras kopas, tu dari tiešām tādā latviskā tradīcijā. Man ir mazliet savādāk ar latviskās tradīcijas elementiem. Tā stilizēt latviski ir savādāk un saturiski ir savādāk. Bet jebkurā gadījumā tas ir savs 45 minūtes. Vēlos piebilst, ka, ja mēs runājam par folkloras kopām vakaru kulminācijā, ārzemniekiem, ja ir, teiksim, kā es saku, man ir tās starptautiskās kāzas pārsvarā, ārzemniekiem tas varbūt būs bišķīt pa daudz, bet Māra variants ārzemniekiem varētu būt tieši tas laikā, tas zelta viduspunkts. Jā. Tas arī tāds praktiskais padoms topošiem jaunajiem pāriem, tātad par folkloras kopām. Lieliski darbu dara visas folkloras kopas, kas līdz šim ir redzēts, jā, bet no stundu reizēm pat vairāk ierēķinās. Un tiem ārzemniekiem viņiem ļoti grūti, viņi jau tā valodu nezina, teiksim, jā, kur viņi uz to visu skatās tā diezgan kā uz šovu. Jā, un vēl kas paliet ārzemnieki, tīpaši briti, viņi pieraduši pie tā, ka tas ir bāra tipa kāzas viņiem, jā, un viņi atnāk, viņi tiešām kā bārā uzvedās, un pēkšņi tev ir rituāls, jā, un viņi uz to rituālu brīdi jau ir 7. debesīs jau lidinās ar visiem saviem kokteilīšiem. Rezultātā tur tāds mēdz būt kišmiša rozīnēm. Man tā bija vienās kāzās. Jā, kad tāds troksnis bija mičošanā, ka beigās es pateicu jaunam pārim, ka es tagad priekš jums tikai runāju. Es vienkārši nevaru to, tur daudz kādas. Tas ir normāli, jā, protams. Un beigās viss izdevās, jaunais pāris bija saprotoši un apmierināts, visi super. Jā, klausies, bet ar to ir jārēķinās, jā, tātad, mēs nevaram visu paredzēt un saprast, mēs varam. Mūsu uzdevums ir nevis kādu nosūtīt vai ielikt kaut kādos rāņus, bet to situāciju izgrozīt tā, cik vien tas ir kā mēs varam profesionāli izgrozīt, ja ir šādi, tad mēs strādājam ar to, kas ir, un radam svētkus, jā, un mums ir, mēs cienam jebkuru viesi un dodam iespēju viņam ballēties. Bet līdz ar to ir ļoti svarīgi šis sagatavošanās process, ka mēs zinām, kā piemēram tur pa bārmeni, ka nelikt uz galdiem pudeles, bet piesaistīt bārmeni, jo ar bārmeni palīdz. Bet teiksim tā, kad ir bijis situācijas, kad mums saka, kad mums viesi baigi mīl iedzert, ja, un tad ideāli bārmens, kurš var limitēt to, mazliet var sarunāt, ja jaunam pārim tas ir svarīgi. Ja, līdz ar to tā katra situācija ir pilnīgi savādāk. Labi, mums sagaidīšana ir, kas mums ir tālāk par mičošanu, mēs jau parunājām mazliet. Vakar vidusdaļa laikam, tas ir tāds visaktuālākais, tas parasti, uz ko viss pievērš uzmanību. Ja mums, teiksim, tā vakara sākuma daļa, tā pirmā stunda nosacīta ir vissvarīgākā no jaunā pāri ierašanās brīža, viņa ir visstresainākā. Jā, teiksim. Kaut arī, teiksim, tā pirmā deja parasti ir lielākais stress jaunajiem pārim, jā, bet vispār tā kopējā spriedze,
Ja, viņi ir tieši tā pirmā stunda, kad jaunais pāris ierodās, bieži vien tiek apdāvināts turpatās uz vietas, nosēdināt pie galda, un ļoti bieži, piemēram, to pašu pirmo tostu es uzņemos teikt pats, lai nav tā, ka mēs, ko dāmas un kungi, sapildam, salējam, tūlīt tostu teiks vectētiņš, dodam mikrofonu vectētiņam. Tas gausi piecerās un pusstundu Brežņeva runas. Viņš pateiks vislabāko svētku uzrunu, bet tas ilgums ir neprognozējams. Neprognozējams, absolūti. Jo iedomājieties šajā brīdī, kad mēs visi esam, tā skatā jaunais pāris, apsēdušies pie galda, tas nozīmē, ka virtuvē šajā brīdī siltais ēdiens viss jau tiek likts uz šķīviem. Iededzam sveces, tas ir limitēts, mēs zinām, tur 3 līdz 5 minūtes, viss sveču iedegšana, tosts, 2 minūtes, tas ir 5 minūtes, mēs esam gatavi. Ja es saku, vai tu saki tostu, mēs varam šo laiku limitēt, bet ja pieceļās vedējs vai vecais tēvs, kurš man ir bijis, ka 15 minūtes runā, tad ēdiens jau šajā brīdī dziest. Un ja tas ir tāda standarta viesu nams, kuram ēdiens ir, teiksim tā, ēdiens, un viņš var mazliet padzist, tas nekas, mēs varam pārdzīvot to, ja mēs neesam prasīgi, bet ja mēs esam kādā pilī, kur mums ir kārtās pasniedz ēdienu, tas ir svarīgi. Tad nedod Dievs, ka viesu starpā patrāpīsies kāds gurmāns, kuram pasniedz augstu ēdienu. Un tas ir nevis dēļ tā, ka augsts ēdiens, bet dēļ tā, ka, piemēram, vedējs ir pārāk garu runu teicis, tad pats šīta pils dabūs sliktu atsauksmi. Par šo ir stāsts, un šefpavārs taisa speciāli jums gatavo bezgala garšīgu izsmalcinātu ēdienu, un līdz ar to mums jāciena arī šefpavāra darbs un arī pavāra darbs, kas ir viesunamos, Līdz ar to tur es tev piekrītam, kad vai nu mums ir ļoti atrunāts, ka tā ir īsa uzruna, vai nu vislabāk, kad mēs to sakam. Bet tā kopumā, tiekoties ar jauniem pāriem, es no šī gada esmu arī tāds, varbūt tāds kaminauts, tāds moderns vārds tagad bija kaminauts. Tāds trikī vārds, Es sāku nedaudz vairāk iedzināties jaunā pāra, teiksim, psiholoģiskā stāvoklī un sāku runāt arī par lietām, kas ir, teiksim, nedaudz saistīts vairāk ar psiholoģiju, jo cilvēku uzdība, teiksim, masā tautā, kad cilvēki ir tur, teiksim, pa 1, pa 2, viņa krāsa atšķirās no tā, kad ir cilvēki 30, telpā, un ceļš to, kad ir emocijas un kad ir stress, tas ir tāds diezgan bīstams kokteils. Līdz ar to es ļoti cenšos ar jauniem pāriem tikšanās reizē arī izrunāt tās visas lietas. Varbūt tām netik daudz par to ģimeni un to fonu, kā vairāk saprast, kā jūtās jaunais pāris, kā viņi tiek galā ar stresa noturību, varbūt tām kaut kāds neliels testiņš turpatās uz vietas jau pārunu laikā, kur es, teiksim, saprotu, cik tālu tas jaunais pāris, teiksim, kurā brīdī, kā viņi jutīsies un kā viņi var norēģēt, lai jau tālāk būtu vieglāk strādāt, teiksim, pašā pasākuma vakarā. Un ļoti bieži arī, teiksim, runājot ar jaunajiem pāriem, tā vakar vidusdaļa, atgriežoties pie vakar vidusdaļas, ir ļoti, ļoti atkarīgi no tā, kā jaunais pāris principā un viesi savā starpā miedarbojās. Tāpēc, teiksim, kāpēc arī vienmēr vakar vadītāji un daudz pasākumu, teiksim, nozars cilvēki saka, tas kāzās stresi pirmo stundu, pēc tam tālāk jau viss ir ok, un cilvēki parasti saka, kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka viesis jau iedzer 3. glāzīti un viss kārtībā, cilvēki atslābs. Es gan teikšu, ka no psiholoģiskā viedokļa drīzāk nē, tas ir vakar vadītāja nopelns ļoti bieži, kad vakar vadītājs spēj to visu, teiksim, nedaudz atbrīvot to atmosfēru, un, teiksim, tad es ļoti bieži arī vakara, teiksim, vidusdaļā iesāku ar viesu sveicināšanu vai iepazīstināšanu, kur es lūdzu atsūtīt katru viesu vārdu, piedarību un īsu aprakstiņu, lai es varu katru viesu pasveicināt, neatkarīgi no tā, vai viesi ir pazīstami vai nav pazīstami savā starpā, jo mēs tomēr apmierinām lielāko masu, ne tikai jauno pāri, bet arī masu, teiksim, cilvēkus viesus, kas ir ieradušies. Manā darbā tas ir diezgan svarīgi. Tātad, ko es vēlos ar to pateikt, to, ka es ļoti daudz pievēršos tieši psiholoģijai, cilvēku uzvedībai, teiksim, pētu arī katrās kāzās, kā tas viss notiek, kā miedarbojās, un ja es izdaru tā, kāds rezultāts tam ir, Un gribās teikt, ka tas ir arī, tā ir viena no metodēm, kā to darīt, kā panākt vēlamo rezultātu, lai cilvēki gal galā ir atpūtušies, izklaidēti, nav ļoti pārspīlēti nevienā momentā, lai nav arī noguruši no tevis kā vakar vadītāja. Tas ir ļoti svarīgi. Varbūt tas arī ir tas moments, ar ko es kā brīvais un nepiespiestais stils sevi cenšos pozicionēt, atšķirībā no daudziem vakar vadītājiem, kuri aiziet aizkulisēs, kā DJs agrāk strādāja, aiziet aizkulisēs vakar vadītājs. Ak, Dievs, manis te bija par maz, man vajadzēja vēl 100 vārdus pateikt pa virsu, lai tikai manis būtu vairāk, un tātad attiecīgi absolūti nejūtot atmosfēru, tātad, bet to atmosfēru jūtam ne tikai pasākuma dienā, bet arī sarunā ar jauno pāri, jauno pašu pirms sākuma. Tas ir svarīgi. Par to
vakar vadītāju daudzumu. Cik viņš daudz ir interesanti, ka tu arī man teici, ka mums bija šovasar kāzas Maija un Arnis. Maija un Arnis! Jā, čau! Maija un Arnis. Foršie! Jā, Braslas krastos. Jā, Braslas krastos forša vieta. Un tur bija tāda populāra dziesma, vajadzēja visu laiku likt, dundur, jo Nils bija, viņš ielikts bija teltī un tur bija nenormāli daudz dundur. Un kāzas vispār nebija vēl sākušās. Nilam bija acis tā pārgriezušās, likā viņam būtu vēdergraizes. Viņš bija pārņēmies no dunduriem, bet beigās izrādījās, ka vakarā viņi pazuda un viss baigi forši viņš izturēja. Bet stāsti par ko? Stāsti par to, ka Nils teica, ka es esmu baigi aktīvs, tur bija visur daudz. Jā. Bet kas interesanti, kad es no viesiem esmu dzirdējis to, ka jā, es esmu aktīvs, es esmu visur, bet es esmu neuzbāzīgs. Bet tur savā ziņā nevarēja savādāk. Tev vajadzēja tur būt. Par to uzbāzību taktiski, tu visu taktiski darīji. Jā, jo tur tas mirklis ir tas, kas man patīk, kad es esmu, un ar starp citu, kā atslābināt viesus, es jau no viesu ierašanās brīžu visu laiku komunicēs, esmu visu laiku viņam kopā jokoju un tam līdzīgi, un līdz ko mani redz, viņi saprot, tātad es nebūšu uzbāzīgs, es viņus nemocīšu, un man var uzticēties, un pie manis var atslābt. Ja, un tā vakar gaitā, tas jau no paša pirmā brīža ir nostrādājis, un beigās mani redzat, čau Mārs, tad atkal būs kaut kas interesants. Ja? Jā. Bet, vienkārši tu minēji, ka tajās Mājas un Arņa kāzās, kad manis bija daudz, bet tāpat laikā, tajā daudzumā ir arī neuzbāzība, jo visu laiku es esmu, bet nevienam es tā īsti neuzbāžos virsū. Ja? Es tā kā aktīvs viesis, kas savā nodabā tur ir. Jā, par Mājas un Arņa kāzām mēs gan, dargie skatītāji, runājām bišķīt iepriekš jau aizkadrā. Jā, tas bija aizkadrā. Tas ir par to, cik daudz īstenībā vakar vadītājiem vajadzētu būt. Ja es teiksim, atšķirībā, Mārs ir ļoti taktiski, tevis ir daudz, bet tu ļoti jūti, ka tev vajag būt. Jā, un viss tu stāsti ļoti pareizi. Jā, tas, kad tātad viesiem ir jājūt tas, ka no tevis tūlītās nebūs spriedzi. Jā, jo esmu redzējis entās kāzas, kur viesi ieraugot vakar vadītāju, ne tas, kas slēpjās, bet principā tās defensīvās pozas, jā, šitas te sāk parādīties, jā, neaiztieciet, negribu aiziet projām, vēl kaut ko, jā, tātad, lai nemoka. Tātad, attiecīgi, par tevi esmu pārliecināts, ka ar tevi viss ir kārtībā, un ar mani ir vēl labāk, jā, jo es uzreiz vakar sākumā visiem pasaku, dāmas un kungi, mums šovakar ir brīvais nepiespiestais stils, un es vairāk sev pozicionēju tādā brīdī gan kā tādu draudzīgu cilvēku, kas ar katru mēģinās aprunāties, un tas nāk no sirds, jā. Un, ja es redzu, ka tam cilvēkam tā enerģētika ir tāda, ka labāk nenāc klāt, tad es nenākšu klāt, bet, teiksim, tas nenozīmē, ka man būs vienalga to cilvēku, jā. Vienkārši es to daru pa savam visu, jā. Un te ir tas foršais moments, cik daudz vajag būt vakar vadītājiem kāzās. Un tas ir ļoti tāds relatīvs termins, tāpēc attiecīgi, ja tu uzskati un tavi jaunie pāri un viesi, ja tu panāc savu to vēlamo efektu, tad viss ir kārtībā. Un tas ir pats galvenais, jā. Jo vakar vadītājs var būt daudz un beztaktiski, jā, un tas var būt lielāks defekts nekā, kad vakar vadītājs varbūt nav tik daudz, bet viņš ir pareizajā brīdī, pareizajā momentā un ar pareizo pieeju pie katra cilvēka vispār kopā. Tas svarīgi. Es pilnībā piekrītu, un šī tā ļoti svarīgā tā saruna kāzu vadītājiem ar jauno pāri, kur tiek izzināts, jo man ir bijis tā, ka jaunais pāris prasa, lai pēc iespējas vairāk dažādas aktivitātes, lai visu laiku kaut kas notiek. Un, ja ir dejas, tad mēs kārtīgi dejojam, un, ja nedejo, tad es nāku ar aktivitātiem, lai piesātināts pasākums. Bija šajā gadā arī vairākas tādas kāzas, kur mums pateica, kad mēs gribam pēc iespējas mazāk aktivitātes un drusciņi, lai notiek kaut kas, bet mēs gribam parunāties, mēs gribam atpūsties. Jā. Un tāpat laikā, neskatoties uz to, es esmu gatavs tajā programmā, bet neskatoties uz to, pēkšņi es jūtu, ka viesi ir izrunājušies, 2 stundas pagājuši, viesi izrunājušies, un viņi grib kaut ko darīt. Ja? Vai 2 stundas bez aktivitātēm? Nē, ir kaut kāda viegla aktivitāte, neuzspies, bet pamatā ir muskāna mūzika, ir tāds tieši čiliņš, un man, tās 2 stundas tur nav praktiski daudz. Tas būtu rekords, jo man šogad bija, liekas, pusotru stundu tā pilnīgi mūzika, čiliņš, un tā Nē, ir neliels mans aktivitātes, bet es esmu strādāju, es tādā puskājā strādāju, kad mierīgi, nepiespiesti tādu, pārdomājis mazliet to programmu tādu, lai tādu vieglu, un tā, kad cilvēki čiliņ. Sākumā tu man pastāst, ka pamazām DJs būs, tagad jau viegli nepiespiesti. Ir tādas kāzas, kur tādam ir jābūt, tādam pilnīgi, kad viegli, bet paiet laiks, un es jūtu, ka tas koncepts vairs nestrādās. Es eju pie jaunā pāris, lūdzu, atdodiet man to vakaru. Ja, jo es jūtu, ka viesiem riktīgi gribās kaut ko darīt,
Jā, jo viņi ir izrunājuši, un jaunais pāris paskatās, jā, ka tieši jā, ka varētu. Davai mēs mainām visu. Davai tagad bliežam. Tu jaunajam pārim atstāja iespēju pasākumu dienā kaut ko regulēt vēl arī, jā? Protams. Jā. Okay. Man tā vienmēr ir noruna tāda, kad mēs pieturamies pie tā mana plāna, ka viņi uztic man, bet ja viņi jūt, ka vajag, ja manis ir pa daudz vai manis ir pa maz, viņi vienmēr var man pateikt, un vakar gaitā es to visu varu pamainīt, jo nav tā, ka bieži, ka tāda vajadzība ir, bet katrs desmitās kārtas, kur teiksim, jūt, kad jaunais pāris pasaka, Māri, mēs gribējām tā, bet vajag mazliet mazāk, mums ir pa daudz, vai otrādīgi, Māri, nevar kaut ko, ka gribās kaut ko, ja? Un tajā brīdī parasti man jau ir bijusi sajūta, kad es iešu tagad pie DJs, sanāca ir biežāk, ka DJ Māris strādāt, Māri Liepu, Tas EM Sound, jā? Jā, un viņš kopā ar Elveri strādā. Un es jau gribu iet pie Māri, saka, Māri, davai bliežam, slēdzam ārā to muziku, jo viesi vairs nedēļu, es gribu aktivitātes kaut kāds palaist. Un tajā brīdī atnāk Līga un pasaka, Māri, varētu kādu aktivitāti? Un es saku, jā, tikko jau bija, tā kā kopējā šī sajūta nostrādā. Un tas nozīmē to, ka tas ir patiesībā priekš, jo es esmu vienā vilnī kopā ar jauno pāri, ka mēs jūtam viens otru, ja mums vienā brīdī vienāds domas iešaujās prātā. Ja? Tā kā tas ir tas superīgais, ka mājas darbiņš ir izdarīts, tas ļoti veiksmīgs sarunas bijuši pirms tam. Jo es gan, tiekoties ar jauno pāri, man ir tāds interesants stāsts. Es vienmēr pastāstu viņiem par bowlingu. Es dzirdēju, man to stāstu, ne? Nē, stāsti. Tieši par šo pašu tēmu, jā. Tātad, tagad jaunais pāris kāzas ir kā bowlings, jā, principā. Jaunais pāris tagad izdomā, ka grib spēlēt kāzas, jā. Tātad jaunais pāris izdomā, ka grib spēlēt bowlingu, jā. Tātad viņi izvēlās tagad to vietu, kur viņi spēlēs, jā. Tātad izvēlās viesnamu, jā, velkam paralēls, jā. Tagad aiziet, tur samaksā, izvēlās apaviņus, jā, tur dekorātoru ēdināšana vispārējais, jā, velkam paralēls. Un tagad pirms pasākuma dienas tātad jaunais pāris ir sagatavojies pasākuma dienā, paņem bumbu, pienāk pie tās līnijas, un met to bumbu. Kas notiek, kamēr tā bumba lido uz ķegļu pusi? Absolūti nekas, ko tu vari ietekmēt, ja vien tev nav līdz kāds lielgabals vai kaut kas jaudīgāks. Kā tā bumba tika uzmesta, kā viņa lido uz tiem ķegļiem, tik viņa ķegļus arī notrieks un būs labi pasākuma dienā. Maksimāli censties neietekmēt, teiksim, nepūst vēju uz to, kas notiek. Jā. Un pārsvarā no jaunajiem pāriem tas ir diezgan maz pamanīts, laikam ņemot vērā to, ka es arī jau pirms tiekoties ar jauno pāri, es saprotu apmēram, viņi varētu būt tie vēja pūtē, jā, vai nevarētu būt. Un tas gan mūsdienās jau nav principā izteikts. To esmu vēl pāris gadu atpakaļ. Laba saruna un uzticēšanās. Jā, jums ir jāuzticās vakar vadītājiem. Un biežāk es sastopos tieši ar, kā es saku, vēja pūtējiem mammas, omītes vai šī gada nepatīkamā tendence viesunama ēdinātāji vai apkopējas vai vēl nezinu kāds personāls, kas uzreiz sāk nāk klāt. Kāpēc viņi tagad nēd? Kāpēc viņi tagad nedejo? Kāpēc? Kur tie 100 konkursi? Kāpēc karbonādi nav visiem mutēm? Un šitas te viss notiek, jā? Un attiecīgi, kā es vienmēr saku, jā, pasākumu dienā vajag ļauties tam, kas notiek. Kāzas ir tas pasākumu tips, kur tiešām daudz kas var noiet greizi, visvairāk nekā, teiksim, dzimšanas dienas balītē, korporatīvā vēl kaut kur, jā. Tas ir jāņem vērā, un tāpēc līdz ar to jaunajiem pāriem un viesiem ir jābūt nedaudz arī tai stresa noturībai. Es nesaku, ka mēs nevaram mainīt neko programmā manā gadījumā. Protams, ka mēs varam mainīt daudz ko. Vispār izskatās, ka mēs šodien varam runāt no rīta līdz vēlam vakaram, jo stāsts daudz. Īstenībā tā doma, ka varētu mums laikam biežāk jāsatiekās, par to jāparunā, jo diezgan daudz tādu vērtīgu lietu, ko pastāstīt, bet jebkurā gadījumā, jebkuram jaunam pārim, kurš gribēs ar mums sadarboties, jūs šo informāciju dabūsiet jebkurā gadījumā, jo tās būs tās 1, 2 vai 3 tikšanās tiešsaitē vai klātienē vai kā savādāk sarakstē, kur mēs atbalstīsim, izstāstīsim un palīdzēsim jums izveidot jūsu kāzas. Bet tagad sarunu noslēdzot, man tāds piedāvājums ir iedot mūsu skatītājiem, klausītājiem tādus praktiskos padomus attiecībā par kāzām, pieņemot, kad nākamajā gadā, 2023. gadā, jūs plānojat precēties. Jums bildinājuši jūs esat. Ko tagad darīt, kā pareizāk darīt un kas būtu mūsu ieteikumi? Nils, tagad bumbiņa tavā lauciņā. Bumbiņa tavā lauciņā. Lieliski. Tātad pirmais praktiskais ieteikums laikam būtu neatlikt uz pēdējo brīdi, kā jau es teicu, datuma rezervācijas. Situācija diezgan sarežģīta. 2022. gada tātad šī brīža ekonomiskā un politiskā situācija diezgan saspīlēta, bet
kāzas notiks daudz, un kā mēs redzam, vismaz es pēc savu kalendāru redzu, ka ne tik daudz tie brīvie datumi ir palikuši jau. Es domāju tādi, kas varētu būt interesanti un pievilcīgi. Jā, tāpēc līdz ar to neatliekam uz pēdējo brīdi, jo pēc tam būs grūtāk. Jā. Tātad attiecīgi slēdzam līgumus, cenšamies līgumus maksimāli studēt, skatīties, kas notiek, ja ir cenu kāpums, ja ir citas krīzes un neparedzētas situācijas. Jā, nu cerēsim, ka dīkstāvs laika jau noteikti nebūs atgriezušies, bet jebkurā gadījumā ar cenu maiņu jā, ir ļoti uzmanīgi jābūt ceļš rēdinātājiem, kur jums nevarēs pateikt šodien rītdienas cenu. Jā, tas no ekonomiskā viedokļa tāds praktiskais padoms. Izvēlēties savu pakalpojumu sniedzēju, vai tas būtu vakarvadītājs, vai DJs, vai mūziķi, dekorators, fotogrāfs. Izvēlēties pēc sirdsbalss, nevis pēc cenas, jo cenas, kā jau es minēju iepriekš sarunā, cenas pakalpojumu sniedzējiem visiem ceļās, un ja viņas tagad vidē ir celšās par 30%, pilnīgi pieļauju domu, ka laikam ejot tas varētu būt arī 40-50%. Manā gadījumā vismaz es esmu nosacīt tādus cenu griestus izveidojis, jā, pāri kuriem es neiešu vienkārši principu pēc, pat ja viss maksās reiz 3 dārgāk, tāpēc, kad vienkārši tam ir jāapstājās kādā brīdī, mēs vienkārši nezinām, kurā brīdī. Un tātad attiecīgi slēdzot līgumu arī ir jāsaprot to, ka ir jābūt plānam B visādam gadījumam. Jā, jo nākamais gads izstāsta, ka varētu būt tāds plāns B variants. Visā visumā pats galvenais ir ar pozitīvu pieeju un klausiet sirdsbalsī, un mēs arī šajos video centāmies parādīt varbūt tām to dažādo pieeju, kā mēs, teiksim, palīdzam, organizējam, ko mēs darām, kā mēs darām, lai jūs varētu arī vairāk to praktisko viedokli saprast, teiksim, kā tas notiek no mūsu puses, pēc kā orientēties, pēc kā vadīties, jo internetā dotā brīdī ir ļoti daudz informācijas ceļš visādās kāzu grupās, un arī portālos viss kaut kas interesants notiek, un tās informācijas ir daudz, bet pats galvenais ir vienkārši nebaidīties komunicēt, zvaniet, runājiet, rakstiet, jo man, pieņemsim, pēdējo mēnešu laikā pārsvarā viss inbox ir pilns ar sveiki, cik jūs maksājat, jā, kāda cena, jā, un pilnīgi neinteresējoties par datumu, jā, tātad jāsāk būt ar datumu, ar vēlmēm, ar komunikāciju, un tikai tālāk jau varam runāt un virzīties tālāk, jā, tātad, principā, mans aicinājums. Zvaniet, rakstiet, komunicējiet, pat ja nesadarbosimies, jebkurā gadījumā man šķiet, gan es, gan Māris esam ļoti atvērti arī kādam ieteikumam un praktiskajām padomām. Un sadarbībai. Un sadarbībai, tas pats galvenais, jā. Jā. No manas puses ir tāda ieteikuma, ja jūs esat tagad viens otru, jā, reizēm gadās viens otru bildi, jā. Jūs esat bildinājuši, nolēmuši precēties un jā, izvēlēties laicīgi visu. Un man patīk tas, ka tu runā par to, ka sekot savai sirdsbalsī, jā. Svarīgi, jā. Tas ir noteikti, jo, lai fotogrāfs ir tāds, kura portfolio jums patīk, jā. Viesunams, kurā jūs jūtaties ērti, un kāds vadītājs, ar kuru jums ir viegli. Jā. Jā, jo arī cena ir noteicošā, bet ļoti svarīgi ir tas, ka vakar vadītājs, neatkarīgi vai tas ir 2 vienā, vai es kā tikai kāds vadītājs, nākošu gadu arī kā gandrīz DJs, jā. Es gandrīz 2 vienā, 1,5 vienā, 1,5 vienā būšu, ja? Kad tā mūsu profesionalitāte un pieredze ļauj izveidot vakaru un pats svarīgākais uzņemties atbildību par visu vakara norisi. Tas nozīmē to, ka jums par ēdinātāju aktivitātēm nebūs jāsatraucās vakarā, ka mēs ar viņiem komunicējam. Jā. Mēs sakomunicēsim arī ar fotogrāfu, vai tas ir saulrieta foto, vai tas ir vēl kaut kāds foto, kas vajadzīgs, vai viņam kaut kādā brīdī, kas vajadzīgs, vai mēs painformēsim fotografu, ka klausies, vecīt, tagad tev ir jābūt, jo būs kaut kas ļoti interesants. Ja? Tas pats ar videogrāfiem, ja? Kad es mēdzu pateikt videogrāfiem, klausies, pulkstenis tikos, man ir paredzēta aktivitāte, kur tev noteikti būs kāds interesants kadrs. Ja? Nākamais ir viesu iekārtošanās viesu namā, kad vismaz es esmu klāt, es palīdzu. Es nepalīdzu nes somas un iekārtoties, bet es vismaz parādu, novirzu, kurā vietā iet un kas tālāk notiek. Un visu pārējo, ka mēs esam klāt, mēs kāzu norises laikā esam kāzu koordinātori, kas visu nokoordinēs. Noteikti izrunājam ar mums visu, dabūsiet savu kāzu plānu, jeb kāzu scenāriju. Manā gadījumā
viņš ir samērā detalizēts, tiek izveidots, bet galvenais, tas nav svarīgi, cik būtisks, bet galvenais, kad ir šis plāns, ka jūs esat izrunājušies ar kāzu vadītājiem, ir saprasta koncepcija, ko jūs gribat, ko mēs varam sniegt, un ir atrast šie saskars punkti, un jūs zinat, kad viss būs kārtībā. Nākamais ir plānojot ceremoniju. Ja vadu ceremoniju es, jums jāņem vērā to, ka jums tāpatās būs jābrauc uz dzimtsarakstu nodaļu, jāsarakstās. Tas vai nu no rīta vai iepriekšējā dienā, jo juridiski man nav tiesības sarakstīt, diemžēl. Pagaidām. Pagaidām nav, jā. Tātad tas jums ir jāieplānā. Nākamais, ko mēs teicām, kad jūs plānojat ceļu līdz kāzu norises vietai, plānojat pēc iespējas, kā saka, taisnāku šo ceļu un īsāku, lai nav liels braukāšanas. Runājot par mīļās līgavas, tagad jums, runājot par kāzu kleitu. Tad, kad jūs izraudzīsieties savu kāzu kleitu, vismaz draudzini vai mammu, nu kas jums vai vedēmāt, kas nāks līdz šo te kleitu skatīties, paņemiet līdz kurpes un padejojiet kopā. Dažādi pamētājiet kājas, izgriezieties zem rokas, lai jūs jūtat, ka jūs varat padejot, jo, diemžēl, šovasar bija vairākas reizes, kad līgava savā tērpā vispār padejot nevar. Ja, jo papēc ķerās un neko nevar izdejot. Jā. Par kāzu deju lūdzu, ja jums nav iemaņas kā dejošanā, vienkārši mācieties prižmalkinu. Jā. Salikt kopā. Jā, ja nezināsiet kā un zvanīsiet, lūksiet Nilam pakalpojums, tad varat piezvanīt man, es izstāstīšu jums visvienkāršāko variantu, kā padejot. Ja? Bet, principā, tas ir vienkārši prižmalkins. Kā es parasti jauniem pāriem saku, 3 kustības ciklēt par īņķi, tieši un tad nesaputrosies absolūti neko. Nezvaniet man, tad zvaniet Nilam, viņš arī to zina. Jā, tieši tā, un tajā brīdī savu darbu izdarīs fotogrāfs. Ja? Manā gadījumā es vēl kā DJs cenšos nodrošināt, ja ir, teiksim, zāle diezgan atbilstoša arī gaismu šovu pirmās dejas laikā, kas ir ļoti svarīgi, ka, teiksim, ne tik daudz horeogrāfija būs aktuāli, ja? Kā, teiksim, arī tas viss tas emocionālais moments, un manā gadījumā tur vēl tiek papildināts arī ar gaismu šovu, kuras izmantoja programmējumās gaismu iekārtas, kuras izmantoja dūmus, ja viņus var izmantot, ja? Un attiecīgi tad mēģinam arī to visu ieprogrammēt. Jā. Un vēl vēlējos piebilst par... es te kā DJs drīzāk vēlējos piebilst, ļoti bieži jaunie pāri vēlās dūmus un dažādas specifektus, salūtus, pirotehnikas, jā. Lūdzu saskaņojiet ar viesunamu pirms jūs to saskaņojat ar DJu vai izpildītāju, jo šogad es personīgi arī bieži ļoti nodrošinu ne tikai dūmus, bet arī pirotehniku, un šogad es sastapos ar to, kad jaunie pāri nebija līdz galam izrunājuši to ar viesunamu, jā, tātad jums tai komunikācijai jābūt ir arī, apusēji ar viesunamu un pakalpojums sniedzēja. Iemesls ir vietas, kuri kategoriski aizliegts salūts. Jā. Dabas parki. Jā, un nākamais man bija kāds, kur laternas gribēja. Viņas ir aizliegts likumi vispār, principā. Ir jau, ja? Sen jau, 4 gadu kā. Jā? Jā, tātad oficiāli, dāmas un kungi, oficiāli gaismu laternas, tās, kuras jūs tur piededzināt, jā, un palaižat pa vējam, viņas ir aizliegts jau vismaz 4 gadi, un es personīgi saviem vienmēr pāriem topošiem saku to, ka, principā, es personīgi esmu pret, jo manā klātbūtnē ir sadedzis viens šķūns, viens koks un viena privātmāja. Jā. Tāpēc tas ir bīstam, jo jūs nezināt, kur viņš piezemēsies pēc tam. Un viss šīs aktivitātes viennozīmīgi saskaņot ar viesu namu. Jā, tas ir komunikācija ir jābūt, jā. Nākamā lieta un pati svarīgākā, vienkārši visu lieciet uz papīra, rakstiet visus savus jautājumus, savus idejas, savus plānus, komunicējiet, lēnām risiniet un galvenais nesatraucieties, jo, ja jūs esat vienojušies ar kāzu vadītāju, vismaz, es pat citiem nevaru garantēt, pa saviem kolēģiem dažiem, jā, bet attiecībā uz mums mēs visi visādā veidā palīdzēsim jums šo te kāzu sagatavošanās procesu, teiksim, to stresa līmeni mazināt un padarīt vienkāršāku ar tīri no savas pieredzes, saviem kontaktiem un tā tālāk. Jo, piemēram, es esmu esmu būt reizēm arī kāzu psihologs, jo man ir bijis tā, kad vēl pirms kāzām jaunais pārs satiekās ar mani, viņam ir konflikts. Tu gandrīz līdz šķiršanās, ja, kad iet pa gaisu. Tad es nomierinu, jo izrādās pavisam sīkas lietas, ka ir 2 dažādi veidi cilvēki. Viens, kuram patīk runāt, otrs, kurš nespēja audiāli uztvert, viņam vajag uz papīru uzrakstīt. Un tad, kad es esmu to sapratis, tad es palūdzu tam vienam visu uzrakstīt uz papīru, lai tas otrs spēj to vienkārši uztvert. Un rezultātā visi super un ideālas kāzas sanākuši un skaisti. Klau, Māri, man ir ierosinājums, pat cik mēs ar tevi tagad tādu nelielu atklājumu uztaisējam, ka abi divi diezgan daudz par psiholoģiju, psiholoģiskajā kontekstā runājam par pasākumu pieeja vispār organizācijai. Varbūt tā
taps kāds video, kur mēs, teiksim, ar to novirzienu uz psiholoģiskiem jautājumiem, gatavoties kāzām un vispār kāzu dienā. Mēs varbūt tam vēl vienu video tad uzfilmējam, kur mēs par to runājam. Es domāju, tas varētu būt interesanti arī skatītājiem, kā tad īsti mēs novērojam, ar kādām biežāk sastopas, teiksim, varbūt tām situācijām jaunie pāri un viesi, un varbūt tām tas kādam tiešām arī palīdzēja saprast, kad kāzās nebija nemaz viss tik traki, kā bija domāts, ka viss būs daudz vieglāk un foršāk, un galvenais jau saprast, kas jūtās un kurā brīdī. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, ka atcerieties to, ka tās, mīļie jaunie, tās jūsu kāzas. Tās nav viesu kāzas, tās nav mammu kāzas. Vismaz no manas puses nodrošināšu, ka mammas un tēti būs goda vietā un viņi tiks pamanīti kāzās. Bet pats svarīgākais, ka tās ir jūsu kāzas. Tam visam notiekošam jābūt tā, lai jūs jūtaties laimīgi un apmierināti. Ja? Un akcents ir nevis uz to, kas viesiem būs, bet kas jums būs. Cik jūs būsiet laimīgi, piepildīti, jo priekš tam ir kāzu vadītājs, kurš rūpēsies par viesiem, lai viņam nav garlaicīgi, un galvenais, kad jūs esat apmierināti. Kā piemēram, bija viena līga, viņi bija laikam kādā 8. mēnesī, un bez problēmām krēsli ir sagatavoti, ja gadījumā vajag apsēsties, ja nevar nostāvēt kājās ceremonijas laikā. Ja? Un visu, ja vajadzēs apsēsties, apsēdīsies, bet kā izskatīsies? Ko citi teiks? Ko citi teiks? Viņi priecāsies, ka jaunā māmiņa precās. Ja? Un rezultātā viss ir attieksmes jautājums, un kāzu vadītājs var nogludināt pilnīgi visu. Visu sakārtot tā, ka liksies vienkārši super truper. Jo ir šādas situācijas bijušas, kad viesis domā, kas tagad būs. Vadītājs viss tā izgriež smuki, kad izrādās no defekta perfektu sanāk. Jo ir jāatcerās to, ka jums tā ir pirmā un iespējams pēdējā reize, un labākajā gadījumā jūs esat bijuši 3, 4, varbūt 5 kāzās iepriekš. Mēs esam gadu laikā, kā jau es teicu, teiksim, daudz. Pēdējo 3 gadu laikā, kaut kur pār 160 kāzām jau ir, un tāpēc mēs esam redzējuši visu, mēs zinām visu, mēs jūtam visu, mēs to skatāmies absolūti savādāk, un tā kā uzticieties, un viss būs labi. Super! Tas, ko es varu pateikt, paldies jums, ka klausījāties, Nil, paldies tev, ka mums sanāca parunāt, un noteikti mēs kādu video vēl uztaisīsim, bet ar jums, mīļie, tiksimies droši vien kādās kāzās. Tiekamies kāzās. Paldies visiem! Čau!